atbildību pašas tautas priekšā. Valsts. Draugi, biedri, kungi. Ko mēs gribam? Latvija! Laiki mainās, bet jautājums paliek. Kas notiek Latvijā? Labvakar, cienītozīs skatītāji. Ir 2009. gada 14. janvārs, kārtējais trešdienas vakars, kad šeit Latvijas televīzijas studijā tiešraidē notiek publiskās debats, kas notiek Latvijā. Latvijā ir aizvadīta viena ļoti emocijām un notikumiem bagāta diennakts, ļoti pilna ar viedokļiem, pilna ar video dokumentējošiem faktiem, pilna ar polemiku. Un šovakar, protams, ka debašu mērķis ir mēģināt, savienojot to, kas notika vakar uz ielām un galvaspilsētas centrā, un savienojot ar to, kas notiek un kas notiks Latvijas politikā, mēģināt spriest, kas notiek Latvijā. Tā skaitā spriest demokrātiski, tā skaitā spriežot par to, kas ir adekvāti šai situācijai, šai krīzei, kas ir valstī un kas nav. Bez gariem ievadiem piesaku debašu dalībnieks, kas ir gan politiķi, pozīcijas un opozīcijas, gan vakardienas notikuma dalībnieki un atsliecinieki, gan sabiedrisku politisko procesu lietpratēji. Dalībnieku saraksts pēc hierarhijas, man jāsāk, ir ar augstākiem amatiem un, diemžēl, ar atteikumu. Valsts prezidents bija aicināts šovakar piedalīties un faktiski runāt par to uzstādījumu, ko viņš deva šodien valdībai un parlamentam par nosacījumiem, pie kādiem viņš varētu neatlaist Saeimu pēc 31. marta. Bija gara saruna ar valsts prezidenta kancelējas vadītāju. Palika tās pozīcijas tādas, ka prezidents šodien esot visu pateicis, ko viņš varot pateikt. Palikām tādā atvērtā versijā, ka prezidents varētu debatēs piedalīties turpmāk. Otra būtiskā un trešā būtiskā lieta vēl pa dalībniekiem vēl tiks pieminēta, bet sāksim hierarhijas kārtībā. Otrā amatpersona valstī, man ir jānosauc laikam tajā amat līmenī, tāpēc es vispirms piesaku Saeimas. Vakar tik daudz cietušās Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze. Labvakar. Un ministru prezidents Ivars Godmanis. Godmaņa kungs, man uzreiz jāsaka, ka Godmaņa kungs šodien arī bija ar priekšvēsturi dalībnieks raidījumā. Mums bija garas sarunas par to, vai Godmaņa kungs ir gatavs piedalīties vienā diskusijā ar vienu no Doma laukuma protesta akcijas iniciatoriem Aigaru Štokenbergu. Pēc garām diskusijām mēs palikām pie uzskata, ka viņi piedalās šai raidījumā, bet Godmaņa kungs neredz pamatu izvērst diskusijas ar Štokenbergu kungu, bet tomēr droši vien turpinājumā varēsim šo argumentāciju redzēt. Tautas partija bija aicināta iekšlietu ministra Mareka Segliņa personā. Pievakarē tomēr tika saņemta ziņa, ka Segliņa kungam esot nopietni iemesli, kas neļaujot piedalīties šovakar debatēs, tāpēc cits ministrs, vēl viens spēka struktūra ministrs, kas arī bija ļoti ciešā saistībā ar vakar notikumiem, aizsardzības ministrs Vinets Veldre. Vakar Segliņš piedalās citā raidījumā paralēli. Jā, un ceturtā koalīcijas partija apvienība Tēvzemē brīvībai arī pārstāvēta ar Saeimas frakcijas priekšstādātāju Mārku Grīnbletu. Labvakar. Opozīcija un arī vakardienas Doma laukuma pasākumu iniciatori un pasākumu atbalstītāji, jau minētai sabiedrības citai politikai līdz priekšstādātājs Aigars Štokenbergs. Jaunais laiks partijas valdes priekšstādātājs Saeimas deputāts Solvita Āboltiņa. Pilsoniskās savienības valdes priekšstādātāja arī Saeimas deputāts Andra Kalniete. Labvakar. Un Saskaņas centra priekšstādātājs arī Saeimas deputāts Nils Ušakovs. Labvakar. Divi kungi, kuri vakar piedalījās dažādos statusos, dažādos līmeņos un ar dažādām sekām notikumos Rīgas centrā. Viens no viņiem runāja, uzstājās Doma laukumā, un pēc tam bija arī pie Saeimas.
Zemnieku saimas priekšsēdētāja vietnieks, piensaimnieku pēdējā laikā daudz pieminētās nozares pārstāvis Uldis Krievārs. Un cilvēks, kurš nonāca pie saimas ar mūzikas instrumentiem no Doma laukuma, pēc tam tika līdz akmeņiem vai citiem priekšmetiem, tad tapa arestēts, aizturēts un atbrīvots no aizturēšanas, es saprotu, nakts vidū. Ants Vērziņš. Jā, labvakar. Un divi kungi, kuri ir ilgadīgi Latvijas sabiedrības politisko procesu analizētāji, Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas profesors Juris Rozenvalds un Tirgus un sociālo pētījumu centra Latvijas fakti direktors sociologs Egers Freimans. Jums, cienījamie skatītāji, šovakar būs lūgums dot savu diagnozi diviem jautājumiem. Vienam tam, kas notika vakar, un otram tam, kas notiek šodien un saistībā ar to, kas notiks tālāk par prezidenta iniciatīvu. Sāksim ar to, kas notika vakar, un jautājumu formulējums ir, kas vainojams. Nu, var likt, kas atbildīgs, var kas vairāk vainojams, vairāk atbildīgs par 13. janvāra grautiņiem Vecrīgā. Divi atbilžu varianti ir saistīti ar atbildību. Tā polemika, kas ir starp politiķiem, viens virziens, ka galvenokārt atbildīgi mītiņa rīkotāji, otrs, ka galvenokārt atbildīgi ir valdība, dažādās interpretācijās. Otrs, tur arī varētu būt priekšā galvenokārt, tas tikai, lai īsāk tas skanētu, tā trešā un ceturtā versija ir, ka galvenā vaina vai galvenais iemesls ir plānotas provokācijas tam visam, kas notika, vai arī galvenais iemesls vai vaina bija tajā, ka notika stihiski protesti. Dodiet savu interpretāciju, kā tas viss izvērsās un kā tas radās. Un es gribētu, lai gan ir tāda drusku jocīga situācija, ka diskusijā ir divi dalībnieki, starp kuriem nav definēta diskusija, bet es tomēr gribētu lūgt, tad runājot paralēli, premjeru un vienu no Doma laukuma protesta akcijas iniciatoriem. Nodefinēt savu novērtējumu tagad pēc tam, ka tās emocijas diennakt ir virmojuši, un pēc tam, kad tas jautājums ir, ko mēs gribam panākt valstī, kad prezidents aicina uz izlīgumu valdībām, bet mums līdz izlīgumam ir šobrīd nevar saprast, vai nav diezgan tālu. Vai ar kaut kādu paškritiku, kuras īstenībā no abām pusēm ir diezgan maz, vai ar kaut kādu konstruktīvo versiju. Un, Godmaņa kungs, man lūgums jums ir sākt, vai mērķis ir tagad atrast vienu vainīgo un vēl drusku piedraudēt publikai, ko daudzi reaģēja pēc jūsu izteikumiem vakarā, kad mēs vairāk ierobežosim, rīkosimies vēl niknāk, vai mērķis ir saprast, ka varbūt vaina ir visās pusēs pa druskai un kaut kas ir jāpārskata pēc tik smaga notikuma? Tas, kas notika vakar, sadalāms ir vairākās daļās. Pirmais nosaukums - masa nekārtības. Tāds nekad nav bijis Latvijā un Rīgā. Atjaunotā Latvijā nē. Otrs, tas, kas notika vakar, bija arī noziegums, ko veic tie cilvēki, kas apzināti uzbruka valsts varas pārstāvjiem, policistiem, militārajā policijā, valsts varas pārstāvjiem, ar mērķi un ar rezultātu nodarīt materiālus zaudējumus valsts iestādēm, pašiem cilvēkiem. Tā skaitā arī ne tikai valsts varas pārstāvjiem, kas ir ievainoti, bet arī daļai civilu personām. Tas skaits ir zināms, vajadzīgs var nosaukt. Tie ir noziegumi, par šiem noziegumiem jāatbild. Bet tiesiskā valstī, tiesiskā procesā, man informācija pat labi, ka 106 aizturēties 3 grupās, viena daļa noskaidrot personību un atbrīvot ir paskaidrojums saņemt par noziedzīgiem nodarījumiem vienai grupai, un 11 ir aizturēti gaidot sankciju no tiesneša. Trešais, ko es gribu teikt, tas, kas notiek vakar, bija sankcionēts un visnotaļ nekāds šķērs neliekošs mītiņš, kurā izteica politiskas prasības, politiskas partijas un atbalstošas sabiedrības organizācijas. Ja es runāju brošīs policijas vārdos, un policijas vārdos man jāsaka tā, ka neskatoties to, ka mītiņš noslēdzās,
Pēc tam daļa, un pietiekoši liela daļa no mīteļu dalībniekiem devās uz Saimu, un daļa no viņiem ņēma dalību visos šajos pasākumos, kuros es teicu. Tā skaitā arī ir ne tikai administratīvu pārkāpumu, bet arī kriminālu pārkāpumos. Es negribu neko daudz izvērst šeit, bet vienu, ko es varu pateikt. Tā ir pilnīgi jauna situācija valstī. Arī valsts policija līdz šim šādus pieteiks mītiņus un šādus pieteiks valsts sapulces vienmēr ir uzskatījusi, ka šie mītiņi paliks tajos rāmjos, ko nosaka demokrātiski miermīlīgi izpausmes forma. Mums ir atsevišķi citi pasākumi valsts, kurā valsts policija gatavojas 16. marta pasākumu tā tālāk, kur ir jau prakse konfrontācijā un kur organizācijas iet ar reālu konfrontācijas mērķi. Tāpēc valsts policijas rīcība ir visnotaļ adekvāta sākuma stadijām. Taču, pēc šiem notikumiem, kas notikuši, mums ir pilnīgi cita kvalitatīva situācija. Tas nozīmē, jebkura mazs sapulce, kam ir politisks konteksts un konfrontējošs konteksts, ir jau ar citu risku pakāpi izskatāms politisks pasākums, un līdz ar to pilnīgi citā kvalitīvā stāvoklī prevencijā, pasvītro prevencijā un arī reakcijā uz eventuāliem notikumiem, kas varētu būt saistīti ar likuma pārkāpumiem un vardarbību, būs pilnīgi savādāk. Godmaņkungs, ir vakar... Atļaujiet man nobeigt, ko es pēdējais. Tā arī es runāju drošības policijas priekšnieku vārdiem, ko es lūdzu, un tāds pilnvars runāt. Reiķinoties kaut kādiem nosacījumiem, drošības policija, atbilstoši mūsu tiesiskās valsts, tiesiskā valsts nosacījumiem, būs gatavi iet uz tiesu un pierādīt, ka šādas sapulces, kas tiek rīkotas šādā vietā, Vecrīgā, ir nepieļaujams no drošības viedokļa. Un pēdējais, attiecībā uz personu, ko es runāju. Es tādēļ tikai vienu reizi. Es no savu vārdiem neatkāpšos. Persona, ko jūs minējāt, problēmas sekošas. Cilvēks, kas ir bijis ilgus gadus valdības premjera biroja loceklis, atbildīgs ministrs, un ne tikai viens ministrs, bet vairāk ministru vadītājs. Cilvēks, kas vistiešāk zina, kā strādā valdība, ja viņš paziņo publiski, ka valdība ir bijusi interesēta, lai notiktu šādi notikumi Vecrīgā, tā skaitā vardarbība un krimināla pārkāpuma, es nevaru savādāk uzskatīt šādu cilvēku rīcību kā politiķu necienīgu un nelietīgu rīcību. Paldies. Viens papildu jautājums, lai neizvērstu garos monologos. Ja milzīgi liels pārliecinošs vairākums arī šovakar saka, ka galvenokārt atbildīga valdība. Un es domāju, ka viņi ietver šajā atbildības prasīšanā gan varbūt to rīcību, kas daudz tiek apspriest policijas rīcību vakar vai spēku struktūru rīcību vakar, gan tos cēloņus. Jūsu runa arī tagad, Godmaņkungs, ir ļoti cietās līnijas runa, bez paškritikas, bez kaut kāda tāda, ka kaut kas nebija īsti labi, ka kaut kas ir jāmaina bez tās cietās līnijas. Vai jūs tur neredzat, ka ir jāpiedalās kaut kas vēl? Es varu pateikt to. Mums ir demokrātiska valsts, kurā ir savu likumu, kurā valdības tiek ievēlētas, valdības tiek atceltas. Mums ir institūcijas, kas neeksistē vienu gadu. Un šīs institūcijas, sākot no referendumiem, beidzot ar vēlēšanām, beidzot ar politisko partiju lēmumiem Saeimā, ir tie procesi, kurus ir jāievēro visiem politiskiem spēkiem. Pretējā gadījumā, ja mēs sāksim to neievērot, tad vairs nebūs nozīmes, kurš ir policijas uz opozīcijā. Mēs nonāksim citā kvalitātē, kur esam nonākuši. Diemžēl, no vakardienas esam citā kvalitātē. Un pēdējais, ko es gribu teikt, jā. Bet valdība arī citā kvalitātē? Es varu pateikt pēdējo, ko es gribu teikt šodien. Tā problēma ir, protams, ka valdības atbildība ir par tiem procesiem, par tiem lēmumiem, ko valdība ir pieņēmusi, apzinoties, ka patreizajā situācijā, kad ir beigušies tie gadi, kur laikā, starp citu, mans minētā persona bija valdība, pat labāk šie valdības lēmumi nevar būt populāri. Šie valdības lēmumi ir viņi izsauc reakciju, viņi izsauc negatīvu reakciju. Es pilnīgi pieļauju, ka valdības rīcība nevar tikt atbalstīta. Varbūt pamatot negatīvi. Jā, valdības uzdevums ir pierādīt, ka šis ceļš, ko valdība ir izvēlējusies, ka šī programma, ko valdība ir apstiprinājusi, pēc valdības domām ir vienīgais.
Ja demokrātiskā veidā Saeimā var pierādīt pretējo un panākt, ka šā valdībai nav vairs atbalsta, tad šīs valdības vajadzēja nākt citu valdību. Paldies! Diskutēsim arī par to. Pieminētā persona, Aigars Štoknebergs. Cik daudz jūsos pēc vakardienas ir paškritika? Cik daudz jūsos ir argumentācija par to, ko tad jūs panācāt un ko sastrādājāt? Tas, ko es gribu teikt, ir jums taisnība. Un es uzņemos pilnu atbildību par to, kas vakar notika. Ka notika arī tie grautiņi, ka tika ievainoti policisti, ka tika izsisti stikli Letonikas bibliotekai. Jā, es esmu par to atbildīgs. Un man jāatzīst, ka es esmu bijis pārāk ilgi, es esmu vilcinājies. Ir taisnība. Ievērojami pirms tam, nekā tikai 16 mēnešus iepriekš. Man vajadzēja nevis vilcināties un censties pārliecināt Tautas partiju par to, kas īstenībā jādara. Man vajadzēja aiziet jau toreiz, un jau toreiz runāt, kādā postā šī koalīcija, Latvijas pirmā partija, Tautas partija, Zaļo zemnieku savienība, kādā postā viņas dzen valsti. Jā, es par to esmu atbildīgs. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es šobrīd esmu politikā. To lems sabiedrība. Vai man ievēlēs nākamajā Saeimā vai nē. Bet tas, ko es gribu, ir, lai es varu godīgi cilvēkiem skatīties acīs. Ka es esmu izdarījis visu, lai šī politiskā elite, šī pašreizējā politiskā elite uz visiem laikiem noietu no politikas skatuves. Nu, kurš gan politiskais konkurents negribētu, lai konkurenti noiet no skatuves, bet vai jūs paliekat pie šiem vārdiem, par kuriem premjers ir ļoti nikns uz jums, kā jūs sakat, ka vakar notikušais ir izdevīgs šai koalīcijai? Ja, protams, jo mūsu miermīlīgo tautas sapulci ar pilnīgi skaidrām prasībām, demokrātiskām prasībām. To šobrīd ir aizēnojis viss tas, kas vakar notika ārpus Doma laukuma. Tas ir aizēnojis arī visu darāmo darbu sarakstu, kas ir vajadzīgs Latvijas tautsaimniecībā, lauksaimniecībā, kas ir jādara mājasaimniecībām. Tas visu to ir aizēnojis. Un ir vēl viens drauds no tā, un to jau mēs te šovakar dzirdam, tas galvenais drauds, ko es saredzu demokrātijai, ir, ka tagad, sēžot uz kaut kādu ekstrēmistu un huligānu muguras, mums mēģina iestāstīt, ka no satversmes ir jāņem ārā 100. pants. Tā nu gan nav. Nu, tas šobrīd vēl nenotiek. Bet nu otrais pieļaut to, kas notika vakar, arī nedrīkst. Bet tas ir pirmais solis. Jau šodien valdība runā par ierobežojumiem, lai pulcētos, miermīlīgi pulcētos sabiedrību, pretēji satversmes tiesas spriedumam. Un tas ir šobrīd šīs valdības politiskās cīņas ierocis. Labi, politiķi divi runājuši. Vispirms mazākumā esošajiem nepolitiķiem iedosim vārdu kā vērtētājiem un klāt esošajiem, un tad brīvs debats, protams, jebkurā brīdī. Krievārkungs bija uz skatuves Doma laukumā, un pēc tam bija pie Saeimas. Kā jūs redzat? Gribētos cerēt iespējami objektīvi starp pozīciju un opozīciju, ja valsts, tad tomēr viena, nevis divas Latvijas starp šīm divām taisnībām, kuras arī šobrīd drusku divu politiķu izteikumos izskan. Kas notika? Kur bija tas klikšķis? Jā, mēs atrodamies pārstāvu lauksaimniekus, un mēs atrodamies pa vidu šai te visam, kas notiek pašlaik Latvijā. Un vakardien bija divas daļas. Pirmā daļa bija šī te demonstrācija, šī te politiskais pasākums, kurā mēs piedalījāmies tikai un vienīgi tāpēc, ka mēs esam mēģinājuši visus konstruktīvus un visus citus veidus, kā varētu savu problēmu paust sabiedrībai un ietekmēt valdības lēmumus, jo lauksaimnieki mēs pašlaik atrodamies reāli klintas malā un pa vienam krīt no šīs klintas nost, jo ir sākušies bankroti un pavasarī būs vēl vairāk. Un mums nav izējas, mums tiešām nav kur atkāpties vairs. Neskatoties uz to, cik man zināms, visi lauksaimnieki, kas vakar piedalījās, ātri pēc pasākuma sakāpa autobusos vai savās mašīnās un aizbrauc projām. Es nevienu lauksaimnieku neredzēju vakardien.
Pēc pasākuma ejot projām, ejot garām, redzēju, ka Saeimā notiek aktivitātes pie Saeimas ēkas. Šo laikam varētu apzīmēt kā traģisku teātri ar apzīmējumu kontrolēta destrukcija. Kontrolēta? Jo sākumā tur varēja redzēt 6 līdz 8 šos te formās tērptos specvienību karavīrus ar ķiverēm, un tur pretī bija vairāk 100 cilvēku, kas metas nākamā sniega pikas, tad varbūt lidoja kāds kartupels un ābols. To darīja arī meitenes, jaunieši, viss pēc kārtas, un es brīnījos, kāpēc tik ilgi nenāk papildspēki. Un tad pamazām aiz Jēkabīles stūra bija vēl papildus šie policisti, kuri ieradās, varētu teikt, kā 20 cilvēki bija, bet pret šiem te vairākiem 100 tas nebija nekas. Un varēja redzēt, ka šokējošais bija tas, kad pārsteigti bija tieši šie dalībnieki, jo redzēja vairākus, kur aizvilka prom manām iedzerušas savus kolēģis, pa divatās stiep projām, nemet vairāk tūlītās tev arestēs, tā varēja saprast viņus. Viņi tiešām stiep prom. Un bija ļoti pārsteigti, ka arī pēc pusstundas nekas nenāca un nekas nenotika. Jo viņi tiešām bija domāja, ka tā kā parasti, kad sāk mest akmeņus pa logu, tad tev tūlīt arestēs. Kāpēc līdz tam nonāca? Pat, labi, jūs sakat tāpēc, ka kāds neaizturēja, bet meta jau pirms, Sākumā lidoja sniega pikas un bruģis sāka lidot, ja nemaldos, pēc minūtēm 40-50. Bet kāpēc? Acīm redzot, nebija nekādas reakcijas uz to, kas tur notika. Bet tie jau vairs nebija tie paši pasākumu dalībnieki. Viens, kas meta? Jā. Es domāju, ka es sākšu no sākuma un tad pāriešu pie šī jautājuma. Kāpēc gāja? Šeit būtu tomēr jāmet akmenis mītiņa rīkotāju dārziņā, jo tāds mītiņš, viņš bija par īsu. Tauta bija nākusi uz kaut ko vairāk, un tautai pietrūka. Ja tas mītiņš būtu bijis, teiksim, 4 stundas vai kā, cilvēki būtu sākuši pamazām izklīst, un viņi nekur varbūt arī nebūtu devušies. Bet tas bija tā, ka cilvēki, viņi ar visu sirdi, teiksim, tanī piedalās, un pēkšņi pasaka, viss beidzās. Un cilvēki vienkārši skatās un viens uz otru nesaprot, kāpēc beidzās, ko mēs darīsim. Un tad spontāni radās ļaudīs, tādām grupiņām, tā doma, ka ir, ja jau tas galvenais sauklis, tas moto bija atlaist Seimu, tad ir jāiet pie šīs mājas un teiksim, jāpauž šī doma tālāk. Tas ir tas, kāpēc gāja. Labi, kāpēc jūs aizgājāt no aiziešanas līdz akmeņu mešanai? Jā, kāpēc meta? Tāpēc, ka, kad cilvēki atnāca, viņi gribēja kaut kādu reakciju. Jo cilvēki ir noguruši, ļaudis ir noguruši no tā, ka, viņu jebkādas aktivitātes, kaut kāda viedokļa paušana, tas viss ir tas viss paliek noignorēts no valdošo amatpersonu puses. Reakciju tur uz vietas kādu? Jā, piemēram, ja daudz kungs būtu paredzējis, ka dažu 100 metru attālumā no viņa darba vietas notiks šāds pasākums, un paredzējis, ka tauta var atnākt, viņš varēja tur būt uz vietas, un varbūt vēl kādu deputātu varēja būt uz vietas un iznākt uz tā lieveņa, tad, kad cilvēki pienāk un aprunāties ar šiem cilvēkiem. Un es esmu gandrīz pārliecināts, es, protams, nevaru būt pilnībā pārliecināts, bet esot tur starp šiem ļaudīm un jūtot to noskaņu, es esmu gandrīz pārliecināts, ka šādā situācijā ļaudis nebūtu sākuši neko mest. Kā ar plānotām provokācijām, kas ir otrais populārākais atbilžu variants aptaujā? Es nejūtu. Vismaz tanī kodolā, kas, tanī, teiksim, galvgalī, kas gāja no Doma laukuma uz Seimu, es nejūtu šādus cilvēkus. Tur es jūtu no sirds tiešām cilvēkus, kas ar tādu vēl meža parka un vispār 88. 89. gada manifestāciju atmiņām sirdī bija ieradušies uz šo te pasākumu. Varbūt jūs vienu no pirmajiem aizturēja un jūs nepamanījāt to, kas tur pēc tam turpinājās. Nē, es domāju, es biju pie Seimas, jā. Pārējo vecrīgā es neredzēju, bet, protams, ka bija dažādi ļaudis. Bija kaut kādi jaunieši un tā. Jā, kontrolētā destrukcija, iznākšana pie tautas, visas šīs versijas. Jā. Pirmkārt, par sevi, lai nebūtu nekāda, teiksim, spekulācija, tad vakar un vēl šodien darba vizītē Latvijas Republikā uzturējās Norvēģijas parlamenta prezidents, un vienkārši man bija paredzēts un sen plānots tikšanās ar viņu, un es tīri fiziski nevarēju tur atrasties.
Otra lieta par šī te mītiņa patiesajiem iemesliem. Man, diemžēl, ir absolūta pārliecība, ka patiesais iemesls ir ļoti tāls no oficiāli deklarētajiem mērķiem, ka faktiski tur nav nekāda rūpība par Latvijas valsti. Tā ir tikai pirmkārt tikai aicinājums uz destrukciju, jo it kā šis aicinājums atlaist Saeimu bez jebkāda tālāk rīcības plāna, varbūt mazliet atgādina to, ka mēs tagad ātri nojaucam māju un pēc tam atjēdzamies, ka mums nav ne naudas, ne būvmateriāli, lai uzbūvētu jaunu, un mēs visi esam spiesti dzīvot uz ielas. Es uzskatu, ka šī te sabiedrības citai politikai uzsaukumā ļoti labi ir ierakstītais, kad viņi apzinās, ka ar valdības un parlamentu atlaišanu ir par maz, tas tikai pirmais solis, tāpēc viņi ir izstrādājuši kompetenti un skaidri piedāvājumu visās nozareis, ko neviens nav redzējis. Savukārt šīs runas, kas izskanēja vakar, bija pilnas ar sen zināmām un absolūti tādām jau nodrāstām frāzēm. Es neesmu pabeidzis. Otrkārt, tas ir uzskatāms par tīru PR kampaņu politiskam spēkam, kurš šobrīd faktiski ir nodevis savus vēlētājus un, es gribētu teikt, diezgan neleģitīmi atrodas Saeimā, jo mums ir proporcionāls vēlēšanas un ir tātad vēlēts par Tautas partiju. Treškārt, ja mēs šobrīd, es domāju, nevienam mums nav noslēpums, ka šobrīd valstī ir sarežģīta ekonomiskā situācija, līdz ar to ir nopietna sociālā spriedze, un šādos apstākļos ir nepieļaujami vēl censties izraisīt politisku krīzi. Vēl pie tam bija ļoti daudz informācijas par to, ka ir iespējams provokācijas, bija internetā aprakstīts, kādā veidā, teiksim, šīs te nekārtības veidot, bija ļoti rezervēta un ļoti duāla attieksme arī pret šīm te aktivitātēm, ko organizēja sabiedrība citai politikai un citas sabiedriskās organizācijas, arī no dažādās valodās rakstošiem un raidošiem mēdījiem un ļoti neviennozīmīgi. Un es uzskatu, ka šis ir tas jautājums par opozīcijas ļoti bieži pieminēto jēdzienu par politisko atbildību. Es domāju, ka šādos apstākļos šo akciju vienkārši vai nu vajadzēja pārcelt, atcelt vai izdomāt citu formu. Vēl pie tam, otrdienas pievakare, Vecrīga, tumsa ir ideāls aizsaks, lai tas viss beigtos tieši tā, kā tas ir. Mums vakar bija arī tiešraida raidījumā Krustpunkti, kur patiesībā es diemžēl šo bēdīgo scenāriju tīri teorētiski tieši tā kā tagad es saku uzzīmēju, un diemžēl tas viss pēc tam piepildījās. Un es uzskatu, ka vismaz morāla atbildība šobrīd gulstās uz šī pasākuma. Kādēļ jau nevarēja novērst? Lai Veldes kungs iedod spēka struktūru redzējumu pret kontrolētajām lietām un novēršamām, nenovēršamām lietām, un tad ir pozīcija opozīcija. Jā, lūdzu, paldies par iespēju piedalīties šajā raidījumā. Kā jau teicu, mans kolēģis iekšlietu ministrs atrodas paralēlā raidījumā, tāpēc nevar piedalīties. Šeit jau mēs redzam faktiski slēptos mērķus, tikko piensaimnieks viņus apstiprināja. Jā, kad tika izbrīnīts, kāpēc uz mierīgi ejošu garām cilvēku pūli netika apspiests viņš no spēku struktūru viedokļa. Policija rīkojas pietiekoši gudri. Gan valsts, gan pašvaldības policija, arī militārā policija. Un nereaģēja uz pirmajām iespējamām provokācijām. Tieši tā. Un nekā savādāk. Tanī brīdī, kad sākās jau vandālisms, masu nekārtības, kas ir uz ielas Jēkabielā, vēl citu vietu, arī uz citām ielām, tanī brīdī tika iedarbināts otrais etaps un pieaicinātu vēl, iedarbināt vēl papildus spēku gan no pašvaldības policijas, gan no valsts policijas. Bija arī vēl trešais iedarbināts vēlāk, kas izvērstās Smilšielā vai citu vietu. Uz to jautājumu, ko uzdeva Domburkungs, jūs tā arī nevarējāt atbildēt, kāpēc tam met rakmeņi pa logiem. Kas bija tas iemesls. Ne valsts policija, ne pašvaldība policija, ne arī militārā policija neaiztika neviena pirkstu, ja visi tie cilvēki aiziet garam, tā kā viņi nāca uz turienu, uz domu laukumu. Tas, ko jūs arī minējāt, un šeit izskanēja, viss jau tas ir fiksēts. Ne visi. Un nelielākā daļa no tiem cilvēkiem, kas piedalījās mītiņā, iespējams ar labām domām vadīt gāja uz turienu. Bet viena daļa arī tie, kas piedalījās mītiņā, piedalījās pie mās grautiņa. Tas ir redzams. Krievār kungs, kā jums patīk tā atbildi, vai cik jūs viņu pieņemat? Šo atbildi pilnībā nevar pieņemt, jo vai tiešām bija jāgaida stunda vai vairāk, kad ieradās, cik es redzēju, mana kolēģa Maira Dzelskalēja, kura pēc tam, kad bez brīdinājuma tika izšauta asargāze vai pipargāze,
ar cilvēks, kuriem problēma ar elpošanas ceļiem, viņi gandrīz tur zaudēja samaņu. Bet redzēja, ka pāri Daugavai nāca jau ar mugursomām, jau acīm redzot ar akmeņiem piekraut mugursomas cilvēki. Un es atvainojos. Un nekas netika darīts. Vajadzēja vienkārši vai nu paziņot mikrofonā, ka lūdzu ejiet projām, vai tiks kāda arests notiksies. Vai noslēgt, tur bija ļoti liels daudzums ar policijas autobusiem, blakus Mego veikaliem, ļoti liels daudzums ar cilvēkiem, ar policistiem. Noslēgt šī jēkabiela ir ļoti šaura. Nekas netika noslēgts. Brīvi staigā iekšā gan ārā, gan policija, gan cilvēki. Un, ja tur būtu pieticis ar paziņojumu, kad šis te ir policija tūlīt vērsīsies pie kādām aktīvākām darbībām, un lielākā daļa cilvēku būtu pametuši šo. Tā kā tas... Nu jā, cita veida komunikācija, ja daudz lūdzu. Tāpēc, ka drošības policijas priekšnieks, valsts policijas priekšnieks man viņas ir sniedzis, un man ir tiesības viņa procesa virzītāja pārstāvis varētu minēt. Tas nav tik miermīlīgi. Pie aizturētiem cilvēkiem ir atrasts sākot no šaujamieročiem, kas izmantoja plasmas patrons, arī tātad gāzes. Ir atrast duramie, griežamie ieroči, pa ko liecina riepu sagriešana lielā skaitā. Ir aizturēti degmaisījumi, un paldies Dievam neprofesionāli izveidot, kas traucēja aizdedzināt lielāku skaitu automašīnu. Tā skaitā arī speciāli izveidot līdzekļi, lai varētu bruģi uzlaust. Un cienījumam piensaimniekam. Jūs varētu uzpasīt valsts policijas priekšnieku, ka viņš ir speciālists, es neesmu policists, bet viens ir pilnīgi skaidrs, ka tieši tas, ka tur ir šauras ielas un ka tur ir ļoti daudz cilvēku, policija pieņēma lēmumu drīzāk izsaukt praktiski uguni uz sevi, un viņi arī cieta, nevis pielietot spēc līdzekļus. Jūs nu pat teicāt par to, ka kāds ir pielietojis gāzi un kāds ir efekts. Un tad, lūk, pielietojot ūdensmetējus vai pielietojot gāzes lielākā mērogā, pēc tam policija noliedz, ka būtu gāzes lietojas, nezinu, jāprasa viņa. Tad to upuru skaits būtu nevis 41, kā tagad saka, civiliedzīvotājs, starp citu, kas tur bija klāt, un arī policisti. Tad tur būtu ne tikai ievainoti, bet arī bojā gājušie. Tā kā tie jūsu aicinājumi uz asu rīcību šajā vietā ir neprofesionāli. Bet tā ir ne tikai asa rīcība. Es atvainojos, premjerkungs, mūsu aicinājumi nebija ne uz kādu asu rīcību. Kā es teicu, lauksaimnieki un laucinieki jau bija visi aizbraukuši mājās. Nu, jūs teicāt personīgi. Un vienīgais iemesls, kāpēc mēs tur bijām, ir tāpēc, ka lauksaimniecība un lauka pašlaik ir krīze. Un mēs pašlaik te nerunājam mēs runājam par šiem grautiņiem tā vietā, lai runātu par reālajām problēmām. Kāpēc šis viss pasākums notiek, kāpēc mēs esam tur, ka mēs esam? Tāpēc, ka valstī netiek realizēta politika. Mēs gribam zināt, kas notiks ar šo starptautiskā valūtas fonda naudu. Vai tā tiks arī lauciniekiem? Jautājumu vietā, bet nonācām līdz grautiņiem. Paiesimies pa grautiņiem un skatīsimies, kas tālāk. Ļaujiet, Šokenberkungs, iesaistīt atbalstītājus jūsu politiskos, lai viņi arī pateiktu, kur tad bija vienā vai otrā pusē kļūdas, kur mēs rezultātā nerunājam par to, ko Krievarkungs saka, vai neesam tajās dziesmotās revolūcijas noskaņās, kādās varbūt kāds gribēja vakar būt, bet esam pēc tāda grautiņa, pēc kāda vakar esam. Dāmas? Jā, tātad mēs uzskatām, protams, jā, mēs atbalstījām šo akciju. Mēs vienmēr esam atbalstījuši to, ka šis parlaments ir ievēlēts nelikumīgi, un tātad viņam nav tiesības darboties. Pēc tā, ka pēc pagājušā gada Lietusargu revolūcijas tauta netika sadzirdēta, cilvēki, kas ir šobrīd novest līdz izmisumam, ko apliecināja lauksaimnieku pārstāvis, redzot to, ka visatļautības augstākajā līmenī noveda pie visatļautības ielās. Tas ir tas, kāpēc tas tā radās. Ir tiešām jānošķir šīs divas lietas. Pirmkārtām mītiņš Doma laukumā, kurā atnāca atkal 10 000 cilvēki, parādīt, ka viņus neapmierina un ka viņi nav sadzirdēti. Un pēc tam jaunieši, kas visā pasaulē ir tomēr visekstrēmākā daļa, un kas saprot to, ka viņi nav sadzirdēti, ko arī apliecināja jaunietis. Un pēc tam šitie, ko uzskaitīja premjeras ar visiem tiem arsenāliem. Jā, es redzēju to. Es arī biju tā liecinieks. Es pavadīju Saimā visu šo te piketa laiku. Es redzēju, kas notika pie Saimas. Es redzēju, kā šie jaunieši dzēra no vienādām plasmasas pudelēm dzērienus un dalīja viens otram. Es redzēju, kā tiešām ļāva, lai izsit visus slogus,
Un tikai tad šis vairogs atvērās un sāka cilvēkus no Saeimas durvīm bīdīt uz abām šīm te pusēm. Es redzēju, kā stāvēja policisti, viņi strādāja tik, cik viņi bija tajā brīdī, acīm redzot, vai viņi paši pieņēma lēmumu, vai viņiem deva šo lēmumu. Viņi šajā brīdī strādāja profesionāli. Viņi tos cilvēkus, arī privātā ģērbtie policisti, tos, kas bija agresīvākie, vienkārši mēģināja izolēt. Un tieši tāpat es nezinu, ko viņi pūta tiem cilvēkiem virsū. Pirmajā rindā gāja ar vairogiem, otrajā nāca un kaut ko pūta. Es to redzēju savām acīm pa savu kabineta logu. Es izgāju vakardien no Saeimas ārā, tad, kad es varēju no viņas iziet 9:30. Es redzēju, un man neradās pārliecība, ka tiem cilvēkiem nav viņi kaut kādā veidā vadīti. Un ka ir tas mērķis, lai mēs šodien runātu nevis kāpēc tas ir, nevis kāpēc izmisumā novesti cilvēki ir mēģinājuši parādīt kaut kādu reakciju, bet lai mēs runātu par izsistajiem logiem. Bet tad jūsu versija arī ir, ka novēlot rīcību tur notika no varas puses. Manā uzturē tā ir novēlot rīcība. To varēja novērst jau tajā brīdī Doma laukumā, cilvēki no Doma laukuma. Es diezgan ilgi biju Doma laukumā, kāpēc es pēc tam netiku projām. Es jau runājos ar cilvēkiem, kas prasīja vienu vai otru jautājumu, kāda būtu tālākā rīcība. Normāli cilvēki tiešām, kas atnākuši un kas gribēja paust savu attieksmi pret to, kas notiek. Un tad, kad tajā brīdī pagāja apmēram 10 minūtes, kad cilvēki no Doma laukuma tikai devās Saeimas virzienā, tajā brīdī Saeima varēja nosprostot. Policijas mašīnas, šīs spēcvienības stāvēja uz Torņa ielas jau no 4:00 vismaz, ja ne ātrāk. Es 4 gāju partijas biroju. Pilna šī iela bija ar visām šīm te policijas mašīnām, ar aizvestotajiem logiem un ar cilvēkiem formās un baltajām ķiverēm. Viņi tur bija jau 4:00, viņi bija tam gatavi. Velders kungs? Jā, es papildināšu. Redziet, tā neiznāk. Policija pārmet vienmēr pirms mītiņa pārmet, ka policija ir pa daudz, pēc mītiņa, ka pa maz, un kad sākumā varbūt pa mīkstu rēģē un tā. Es uzskatu, policija rīkojās profesionāli, neatļāvās provokācijas sākuma posmā, pēc tam, kad viņas pārauga lielākā, iedarbojās otrā fāze, pūles tika savaldīts 45 minūšu laikā. 7% no tiem, kas piedalījās šajās te vandālismu akcijās, bija jaunieši. Pārējie bija 25, 35 gadu veci. Diemžēl, man kā Latvijas pilsonim, Latvijas patriotam, jāsaka, lielākā daļa no šiem cilvēkiem, kas tika aizturēti. Jā, aizturēja arī policijas darbinieki civilajā. Jā, tāpēc varbūt likās, ka kur ir tie 100. Mēs atkārtoju vēlreiz. Mēs darījām arī policiju un militārā policija visu, lai paši neizprovocētu šādas te vandālismu akcijas. Labāku rezultātu jūs uzstat, ka nevarēja tur sasniegt pie tās mašas un pie tās kā konflikta? Ātrāk pa 45 minūtēm. To varēja izdarīt. Tas, ko minēja premjeras. Protams, jā. Mēs mazos, dozētos apmēros lietojam asargās pūļu savaldīšanu, arī pielietojam šķēršojošos mehānišus, šī gadījumā gan barjeras, gan automašīnas, lai nepieļautu tālākā pūļa, to teikto, uzbudinājumu pakāpi izpausties. Jā, to mēs darījām otrā fāzē. Kalniec kundze un tad Daudz kundze. Jā, es arī gribēju teikt, ka noteikti ir jānošķir divas lietas. Tas, kas notika Doma laukumā, un tas, kas notika pie Saeimas. Es nebiju atsliecinieks tam, kas notika, bet es esmu daudzkārt bijusi atsliecinieks tam, cik nopietni policijas spēki ir izvietoti tad, ja ir paredzēta diezgan nevainīga akcija, ko rīko kāda sabiedriskā organizācija, lai izdalītu lapiņas. Tur stāv cilvēks pie cilvēka. Un faktiski jau preventīvi ir novērsts jebkādu mēģinājumu vardarbībai vispār pat aizsākt. Ja ir kritiskā masa, kur vieniem ir pa maz, otri ir gatavojušies, nu ko tur Elleratā novērst daudz? Tur bija 8 policisti. 8, vēlāk 20, ne vairāk. Jā, es tomēr uzskatu, ka formā starp pie militārā policija. Dziesmasvētkos un koncertus. Bet es gribētu pabeigt to, ko es pašlaik saku. Protams, ka policijas klātbūtne ir viens no visdisciplinējošākajiem faktoriem visur pasaulē. Un Latvija nav ne pirmā, ne vienīgā valsts, kur cilvēki pauž savu sašutumu šādā veidā. Jo visās masu manifestācijās, un policija zina apmēram, cik ir procentuāli tie, kas ir gatavi ķerties pie tādiem līdzekļiem, un viņi šo situāciju izkārto tā, lai viņi varētu operatīvi to aizkavēt,
Un, ja tas nav iespējams, tad vismaz ātri, operatīvi apturēt un novērst. Uzbrukt policijai 18 gadu laikā. Es gribētu, Godmaņa kungs, atļaujiet man pabeigt to, ko es gribu teikt. Un es domāju, ka viena no tādām arī formām, no kuras vajadzētu pašlaik arī izvairīties, ka mēs visu šo notikumu tā kā sadalām divās daļās. Kurš par ko ir atbildīgs, un tad katrs grupējās savos ierakumos, un sākās šī apsaudīšanās. Es domāju, ka šobrīd daudz vairāk ir jādomā. Un tas ir tas, ko cilvēki no mums gaida. Kā šo plaisu, kas ir izveidojusies vertikāli Latvijā, un es nerunāšu par proporcijām, jo tur mums katram savu priekšstati, bet kā šo plaisu likvidēt, un viens no tiem veidiem, manuprāt, būtu ļoti intensīvi darīt to, ko mums ir apsolījis gan iekšlietu ministrs, gan Godmaņa kungs, ka izmeklēt patiesībā, kas ir vainīgie, bet ne tikai. Ir jāizmeklē arī viņu saistība ar politiskām organizācijām, un es domāju, ļoti svarīgi ir, lai šī informācija pēc iespējami plaši, tik cik tas nekaitē tiesvedībai, tiktu arī komunicēt sabiedrībai. Otrs, bet jūs uzticaties esošai izmeklēšanai, esošai varai? Pašlaik neviena cita mums nav. Nē, te jau šodien parādās versijas neatkarīgas izmeklēšanas ar ārvalstu speciālistiem. Es to atbalstītu. Es katrā ziņā to atbalstītu, bet es tagad saku tas, kas mums jau ir pie rokas, jo arī lēmumu par šiem ārvalstu speciālistiem jau pieņems tie, kam ir kontrola paketi pašlaik saimā, un kas arī ir atbildīgi par valdības darbu. Un ne tikai, es gribētu pateikt, ka pēc tam, kad ir skaidrība, kādi tad ir konkrētie noziegumi, kas pastrādā, ir ļoti svarīgi, lai šis politiskās atbildības jautājums tomēr tiktu ļoti rūpīgi vērtēts, jo valdība faktiski nav kontrolējusi situāciju. Jā, bet tad vajadzētu ne opozīcijai skriet no nakts melnumā ar prasību Segliņu noņemt, ne premjeram nakts melnumā teikt, ka Segliņš nav vainīgs. Nu, tad abiem vajadzētu piebremzēt. Jā, es tieši to vēlos pateikt, ja, ka arī paziņojumi par politisko atbildību, viņiem ir jābūt ļoti apdomīgiem. Labi. Viena mazs nelians, ko es gribu pateikt, kur saliks kopā tiltu uz abiem pasākumiem. Redziet, tā lieta, ko sauc par metaforām. Un tās metaforas mēs lasījām ļoti ilgstoši. Gan no politiķu paziņojumiem, gan no sabiedrisko organizāciju vadītāju paziņojumiem, gan no komentētājiem, gan, diemžēl, arī no politologiem, gan arī vienkārši no cilvēkiem, kuriem ņem intervijas. Metaforas, jūs domājat, dakšas un viss tā pārējā? Jā, tas ir metaforas. Aiziesim, es tā citēšu. Nomizēsim mietas, izdzīsim ar mietiem ārā viņas no Saeimas. Ņemsim no dakšām viņas izmēzīsim ārā. Aiz kakla ārā visus tos, kas ir iekšā. Redziet, tā atbildība, ka jūs lietiet metaforas, ir ļoti liela. Tāpēc, ka ne visa sabiedrības daļa šos teicienus uztver kā metaforas, cienītie. Un tad, kad daļa no viņiem sāk uztvert ne kā metaforas, tad metaforu lietotājiem ir atbildība par to, ko esat darījuši. Paldies, daži metaforu lietotāji. Mums te ir drusciņi daudz kungs un Ušakov kungs. Es tomēr gribētu atbildēt Godmaņa kungam, jo jūs uzņematies atbildību par metaforu lietošanu? Nevis atbildību, bet es vēlētos atbildēt par tām metaforām. Nekur demokrātiskā valstī vārdi un darbi netiek apvienot ar vienlīdzības zīmi. Un pagaidām vēl Latvijā ir brīvība šo viedokli paust. Otrakārt, nevajadzētu tā sistemātiski rīkoties, lai cilvēkiem būtu jānāk pie šādiem teicieniem, jo šos teicienus vēl pirms kādiem 6 gadiem Latvijā dzirdēt nevarēja. Es gribētu lūgt arī tos cilvēkus, kas ir pašlaik pie varas, dziļāk ieskatīties situācijā, kāpēc tik tālu ir nonācis. Paldies, cilvēks pie varas. Jā. Morāla atbildība jūs neatbrīvā no tā. Divas lietas. Pirmkārt, šis te mītiņš bija pieteikts Doma laukumam, un es nevienu brīdi neesmu apšaubījis cilvēku absolūti demokrātiskās tiesības izteikt savu viedokli. Bet ir viena lieta, ka likums par sapulcēm, gājieniem un piketiem nosaka to, ka, ja plānotais pasākumu dalībnieku skaits pārsniedz 100, uz katriem 100 dalībniekiem norīko ne mazāk par 2 kārtības uzturētājiem. Kā mēs visi esam dzirdējuši, tad pasākumu rīkotāji mēdījos teica, kad viņi paredz, ka varētu būt līdz pat 20 000 dalībnieku. Vakar bija 10 000 dalībnieki. Es šodien pats savām acīm redzēju Štokenberga kunga parakstītu pieteikumu Rīgas pilsētas pašvaldībai, kur dalībnieku skaits ir uzrādīts 2000. Un tā nav kļūda ar 1 nulli, jo ir iekavās ierakstīts šis skaitlis vārdiem. Es varu pierādīt to, jo man ir šī dokumenta kopija. Un es uzskatu, ka tā ir apzināta melošana, un tas savukārt nozīmē, ka
šobrīd atbildība tomēr ļoti lielā mērā gulstās uz Štokenbergu un kā rīkotāju, jo 2000, ja uz katru 100 vajag 2 policistus, būtu jāpietiek ar 40 kārtības uzturētājiem. Paldies. Sāksim pēc kārtas. Es tiešām negribētu nolaisties tik zemu, kā te viena otra mūsu valsts augstākā amatpersona. Jūs, protams, varat saukt vienalga par nelieti cūku, tas rezultāts vienalga būs tāds, ka no jums sabiedrība prasīs to atbildību, ko jūs esat sastrādājuši. Papa, apmēram vienreiz izgājām par riņķi, jūs arī strādājāt. Bet atvainojiet, es gribēju pateikt to repliku, ko daudz kungs te visu laiku tagad producē. Bet jūs taču melojāt? Vēlreiz. Priekšlikumi, par kuriem daudz kungs neko nav dzirdējis par ekonomisko situāciju. Izlasiet lūdzu Saeimas stenogrammas, izlasiet kaut vai Starptautiskā valūtas fonda programmu, kurā puse no tā ir rakstīta pēc mūsu partijas priekšlikuma. Kungi, pirms tikai mēs jūs kavējaties to visu ieviest par tiem bagātības nodokļiem. Ja jūs runājat par ievēlēto likumību, tad atcerieties, ka jūsu partijas solīja vienu, un tagad pēc vēlēšanām dara kaut ko pilnīgi citu. Štokenbergs atbildiet par 2000 un ļaujiet tikt pie vārdu tiem, kas vēl nav to izdarījuši. Par 2000. Šeit ir Rīgas pilsētas izpildu direktora rīkojums, kurā skaidri un gaiši ir ierakstīts Rīgas pašvaldības policijai nodrošināt sabiedrisko kārtību pasākumu norises vietā norādītajā laikā. Bet par 2000? Šeit ir tas rīkojums. Šeit ir tas rīkojums. Šeit ir tas jūsu rīkojums. Bet par 2000 bija pieteikumā 2000? Pieteikumā bija 2000. Mēs koordinējām visu savu darbību. Pirmdien pie izpildu direktora, trešdien pie izpildu direktora. Pie 2000 uz 10? Viņi vienkārši tur ieradās. Tas, ko mēs prognozējām, ka ieradīsies, ļaujiet man pabeigt daudz kungs. Tas, ko mēs prognozējām sākumā, bija 2000. Ar katru dienu bija skaidrs, ka atsaucība šim pasākumam ir aizvien lielāka. Tas, ko mēs mobilizējām, visus tos policistus, kas bija policistu arotbiedrībā, un viņi visi tur bija par spīti tam, ka valsts policija aizliedz viņiem vilkt formas. Viņiem aizliedz vilkt formas uz šo pasākumu. Un tieši tāpēc šie policisti nevarēja pēc tam palīdzēt jums pie Saeimas, jo viņiem vienkārši nebija formas. Jūs saprotiet, ka tas galvenais iemesls, kāpēc pie Saeimas notika grautiņi, ir tas, ka tur nebija policistu. Tas ir tikai viena no versijām. Ušakov kungs, jūsu liecība, ieskaitot visas tās versijas, kas saistās par etnisko līniju, no sērijas latvieši un krievi, ko mēs varbūt drusku vēl neesam aizskāruši, tai skaitā olu mētāšana jau Doma laukumā, kur es saprotu, Krievāra kungs ir tas, kurš ir, tā kā saņēmis tur. Arī vienu rokā noķēra, jā. Bet tā mešana bija no kaut kādiem ļaudīm, kurus varēja identificēt? Nē, tas bija īstenībā tikko pirms sāk spēlēt valsts himnu uz skatuves. Bet tās versijas klīst, ka tie ir kaut kādi ļaudis, kas varbūt tur bija zem saskaņiešu lozungiem vai vēl kaut ko tādu, tā nav taisnība. Es tiešām neko nepateikšu. Nē, es tikai izvirzu jautājumu. Beidzot taču var izvirzīt tādus jautājumus. Esam nopietni. Video jau nemelos. Paskatīs. Ko saka video? Kas ir šī brīža versijas? Kurš ķēra? Tur ir arī jums, kas bija tējā iekšā vai tikai tēja. Bet es domāju, atvainoju Domburkums, jūs vadat raidījumu, bet es gribētu ļoti īsti 2 teikumos. Es domāju, kas kur un kā ir vainīgs. Es saprotu, policija būs vienmēr vainīga. Tas kā definīcija. Bet ne, tas ir būtiskākais. Pirmais, kāpēc cilvēks turien gāja, numur 1. Un otrs, kāpēc tik ļoti, mans bijušais kolēģis, tik ļoti sablefoja cilvēkiem ar šeit raidījumu. Būs, Aigar, tev jautājums, Štokenberg kungs. Jums viens jautājums beigās ir drīkst. Labi, beigām tiksim. Kas ir jūsu liecība? Tiešām bija zināmas bažas, ka kaut kā parādās, ka tie aktīvākie ir nelatvieši, kurus pārsvarā pārstāv Saskaņas centrs arī kā politisks spēks. Galvenais, ko es gribētu pateikt par jūsu jautājumu par etnisku aspektu, kā vakardien etniskā aspekta nebija kā tāda. Bija daudz cilvēku, kas runā visās valodās Doma laukuma, pārsvarā latviski, bet bija ļoti daudz cilvēku, kas runā krieviski un kas ir ļoti apsveicami, jo Doma laukuma pasākums parādīja, ka sabiedrība ir vienota, kas ir ļoti svarīgi mūsdienu apstākļos. Tas ir viens. Otrais, es biju vecerīgā praktiski visu laiku,
un redzēju, kas tur ir noticis, neviens nevar identificēt un pateikt, ka tie, kas piedalījās grautiņos un visās vardarbībās izpausmēs, ka tie bija vai latvieši vai krievi. Ko jūsu saskaņieši tas ir vienkārši jūsu jautājums par etniskos aspektus. Mans jautājums vēl tālāk ir, vai nav līdzības ar Igauniju un tām provokācijām, kas bija no ārpuses? Jūs gribējat pateikt, ka Latvijas ekonomika ir novista līdz krīzei, kad cilvēki tūkstošiem atnāca uz domu laukumu, un tas ir Krievijas ietekmes rezultāti. Es gribēju pajautāt, no kurienes provokātori, varbūt jūs esat dzirdējis kādu citu vēl versiju? Es neredzēju tur provokātoru. Pie Saeimas provokātoru nebija. Jā. Fakti no drošības policijas, kurus es atļaušu citēt. Tā nav mana interpretācija. Vidējais vecums aizturētiem 106, 20, 25 gadi, 7% diemžēl nepilngadīgie. Gan skolnieki, gan studenti, strādnieki, šoferi, arī bezdarbnieki. Diemžēl daļa no viņiem zaudēs darbu tieši 8. gada novembrī, tas fakts. Etniskā sastāvā ir praktiski 50 uz 50. Nav nekāda iezīme. Bet tas nerāda provokātoru tad tādu... Tas, ko rāda sekoši 8 iepriekš sodīti, 4, kuriem ir aktīvās krimināla lietas, 41 agrāk sodīti administratīvu pārkāpumu, sabiedriskie pārkāpumi. Ir tādi, kas 17 reizes sodīti par huligānismu. Viņš nav saskaņas centra biedrs. Nē, es nesaku arī jums domāju. Es vienkārši gribu teikt, ka viss alkohola reibumā. Praktiski visi. Par narkotikām vēl nav slēdziens, bet būs. Paldies, labi. Kas ir jūsu vēl pieliekat klāt liecību, kas ir vai vainas vai atbildības jautājums šajā epopējā? Manuprāt, morāla atbildība par to, kas notika vakardien, ir jāuzņemas valdošai koalīcijai, jo iemesls tam, ka cilvēki atnāca domlaukumu, pirmām kārtam ir tāpēc, ka Latvija ir dziļa ekonomiska krīze. Un tad dziļa ekonomiska krīze ir rezultāts tam, ka kopš 2004. gada mums nemainās tā koalīcija, kas politikas rezultāti mums ir krīze. Tāpēc viņiem bija jāiesaistās visā tajā tālākajā procesā? Pirmām kārtam, tā ekonomiskas krīzes rezultāta cilvēki atnāca domlaukumu. Tas ir viens. Otrais, runāt par grautiņiem. To, ko es redzēju, tur, manuprāt, bija ļoti liela kļūda, ka cilvēki gāja prom no domu laukuma pa Jēkabu ielu. Pie Saeimas nebija praktiski ne policistu, ne citu cilvēku forma. Ja tur stāvētu pietiekoši liels skaits policistu formā, tas parādīja cilvēkiem, kas gāja garām Saeimai, ka nevajag tur līst. Jā, un arī pārmetumu par to, ka atkal valdošā koalīcija apspiež mierīgos cilvēkus. Izskanējot tas pirms mītīņiem. Bet 16. martos mēs nebaidamies no šiem argumentiem. Kāpēc tagad mēs baidamies? Tur vajadzēja vienkārši nolikt cilvēkus, lai tiem, kas gāja garām, un tiem, kas varēja parādīties vēlme iemest akmeni pa logu, lai tur stāvētu policisti. Ja tas ir ļoti svarīgs faktors, ja stāv policisti forma. Ļoti daudziem uzreiz atkrīt vēlēšanas iesaistītas vārdarbības akcijas. Un vēl viens, ko es gribētu pateikt, ka to, ko darīja policisti, es abrīnu. Man ir ļoti žēl, ka policistiem bija jāiesaistās visas tās pasākumas, kaujoties ar citiem cilvēkiem, dabūjot ar ķieģeliem pa galvu. Viņi izdarīja brīnišķīgu darbu. Es nezinu, nevaru spriest, jo man nav tas informācijas, cik labi viņi bija koordinēti, bet tie policisti, kas bija uz vietas, viņiem visiem ir jāpasaka liels paldies. Bet es vēl vienu lietu gribētu pateikt, cilvēki viņi gribēja, lai viņus ieklausītos. Cilvēki griba no jums, no valdošās koalīcijas, ja jūs viņus klausītos. Un daudzas kungs, vēl viens jautājums jums. Kas jums ir svarīgs? 10 000 Latvijas iedzīvotāji vai viens Norvēģis? Es atvainojos, man tomēr ir, pirmkārt, šajā gadījumā man bija jāpild tās funkcijas, kas man uzlikts kā Saeimas priekšsēdētājiem. Bet paši jau stādījāt to programmu. Es atvainojos, tā programma bija sen sastādīta. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tāda, ka ja jūs gadījumā gribējāt satikt tātad Saeimas deputātus, tad tādā gadījumā droši vien, kad diez vai 17:30 bija īstais laiks šai akcijai. Treškārt, es saprotu, ka pat opozīcijas deputāti neriskēja iziet ārā no Saeimas ēkas, tāpēc, ka tur bija vienkārši, tajā brīdī notika nekārtības. Man nebija bailes un demonstrācija. Es atvainojos, jūs nepārtrauc, ja? Un pats pēdējais ir tas, ka tātad mītiņš, jeb sapulce bija paredzēta doma laukumā. Un patiesībā visas aktivitātes pie Saeimas bija absolūti nelikumīgas. Un savukārt jums, Ušakov kungs, es gribētu pajautāt, kāda tad bija jūsu motivācija tajā brīdī,
kad jūs aicinājāt šos cilvēkus uz Domu laukumu, jo faktiski jau uzstādījums bija tāds, ka atlaidīsim slikto Saeimu, ko pārstāvat arī jūs, protams. Jā. Bet savukārt jūs pats esat citāts, ka joprojām uzskatām, ka šobrīd nav īstais laiks rosināt atlaist Saeimu. Un tomēr mēs aicinām piedalīties liecības protesta nomainījās nedēļas laikā. Tas taisnība bija, vai ne? Jā, mūsu pozīcija nemainījās tā, ka mēs uzskatām, ka prasīt atlaist Saimu pusgadu pirms pašvaldu vēlēšanām tā nav galvenā prioritāte, jo tagad cilvēkiem ir iespēja aiziet uz vēlēšanām un izbalsot ārā valdošu koalīciju. Bet mana pārliecība, saskaņa Sandra pārliecība, ka nevar būt tā, ka katrai opozīcijas partija ir savs mitiņš, savs pikēts, un sabiedrība bija jābūt vienotai Doma laukuma. Līdz ar to atnāca visi cilvēki, kas varēja. Visu partiju atbalstītie un arī tie, kas neatbalsta nevienu no partijām. Labi, kungi, ļaujiet iesaistīt divus cilvēkus, kas analizē, komentē, izsaka metaforas, kā ļoti pareizi tika pieminēts, un viņi izstāsta, ka nenoliedz arī to. Par argumentiem, kas šeit skan, par cēloņiem, par sekām un galvenais par to, kā mums no visiem šitiem, teikšu latviski, sūdiem tikt ar mazāko ļaunumu ārā. Nu, es gribētu sākt ar to, ka man nav nekāda attaisnojuma cilvēkam, kas paņems rokās puskiedielu un metis logā. Tas ir huligāns un pret huligānu jārīkojas ar spēku. Un šajā ziņā ne mani kolēģi, Cunftes kolēģi nekad nav aicinājuši uz vardarbību. Bet par dakšām jūs esat? Par dakšām, jā, tā ir latviešu sakām vārdi, un šajā ziņā, ja man ar likumu tagad liks visu laiku Godmaņa kungu slavēt, jā, nu diez vai tas būs tas labākais, ko es varēšu viņam darīt. Mans pienākums ir tomēr pateikt kaut ko kritisku, un tas ir normāli. Bet tagad es biju tikai Doma laukumā, es nebiju pie Saeimas. Un man ļoti amizanti liekas daudz kungu pārspriedumu par 2000, 10 000, ja 2000 pieņemsim. Tie ir 200 policisti, ja? Ja es pareizi saprotu. Nē, 40. Labi, 40. Katru 100 Labi, 40. Bet ja un es runāšu ļoti sadzīviski, ja es spriežot pēc tā, ko šeit teica un ko žurnālisti teica, pie Saeimas mājas bija 8 policisti. Mazāk nekā augstāko policijas virsnieku uz radio balkonu, zem kur es stāvēju. Ja? Tādā gadījumā atvainojiet. Tā ir vai nu dumība no policijas priekšniecības viedokļa, vai nu provokācija. Tā ir pašā laikā, protams, man nav pamata apgalvot, un šeit sākumā teica, kuram tas bija izdevīgi. Es gribētu teikt, ka jāatšķir starp nodomu un objektīvo izdevīgumu. Neapšaubām valdošai koalīcijai tas ir objektīvi izdevīgi kaut vai tāpēc, ka tas ļāva ne Daudzes kungam, ne Godmaņa kungam, ne pušplēsta vārdu nepateikt par to, par ko mītiņā runāja. Un vienīgais, kas to izdarīja, ir prezidents. Paldies viņam par to. Jā, bet kas attiecas, es varu turpināt, bet tas būs ļoti gari, ja es runāšu vēl drusciņi dodiet Fremeņam, bet es saprotu, ka Velders kungs jums grib pa 8 policistiem atbildēt. Es precizēšu, premjeras lūdzu, nu citādi pa daudz aiziet tādas debatas. Pa daudz neaiziet? Jā, pirmā etapā. 205 policisti, viņiem nav jābūt visiem formās. Nav jā. Cik policisti bija? 205. 135 militārās policijas pārstāvji. Otrā etapā 450 policisti, tā kā sākās pirmie logi šķīdi. Jā, bet tas jau ir otrais, tad jau izsauc papildspēks, tas jau savādāk. Tas bija daudz, gan militārajai policijai, gan valsts policijai, un pašvaldības bija izstrādāts plāns A, B un C. Bet cik pie Saeimas bija pašā sākumā, ka beidzās Doma laukuma Mēs vienas durvis sargājām ar 10 militārās policijas virsniekiem. Nav jau vienīgā ēka. Pārējie cilvēki civilēs. Te jau piezīmē, ka tika pamanīt, kādā veidā civilējās viens otru aizstāv. Nu, bet policija, tas nav pagrīdnieks, manuprāt. Viņi ir jāredz. Nē, es negribētu ielaisties tik lielā demagoģijā. Ceturtdien no rīta pie Saeimas redzu vienu kordonu. Tad tur piketē 15 pensionāri, tad tur atbrauc 200 skolotāji. Cilvēks pie cilvēka, policisti tur stāv, ja? Tur nav nekas pieteikts, cik uz 100, cik tie policisti un tā tālāk. Nu, policijai taču ir jāvērtē, kā situācija dinamiski var mainīties. Bet es saprotu, ka jūs neatzīstat kļūdas, tā kā principa pēc, ja jūs šo kritiku nepieņemat. Es mēģinu būt objektīvs, jo, kā jau teicu, reiz divas šajā raidījumā, kad jau pirms mītiņa pārmet, ka policija ir pa daudz, kur tu jūs, kungi, palikāties. Jūs jau paši taču to mums pārmetāt. Policija pirms mitiņa ir pa daudz, mašīnas, policija un tā. Policija izdarīja savu darbu. 45 minūtēs pūls tika sadalīts, savaldīts un sākt izkliedēšanas operāciju plāns. Tas ir tas. Jā, tiešām mēs pateicām paldies gan valsts policijas pārstāvjiem, gan arī militārās policijas pārstāvjiem. Un, diemžēl, bija arī cietušie.
Diemžēl. Bet tas nav patīkami katrā gadījumā. Bet šeit sāk debatēt par to, ka sākumā uzkūda cilvēks, un pēc tam ir vainīgi man policists par to, ka ar to uzkūdīto pūlu un piedzērušiem netiek galā, nav korekti, būsim galīgi. Viņi darīja to, ko viņi varēja. Vainot tiek visa tā organizācija. Ko darīja iekšlietu jautājums ir, vai, un Frēmeņkungam lūgums komentēt to, un lūgums gan sabiedrības viedokļi avotus, gan politiķu atbilžu adekvātumu. Caur to, man liekas, jautājumu, ka ja mēs dzirdam jau šobrīd īsti pirms izvērtējuma jau verdiktu, tad tas rada šaubas, vai mēs saņemsim pilnvērtīgu argumentētu izvērtējumu, ka varēja tā, varēja savādāk, varēja vēl kaut ko. Bet Frēmeņkungam varbūt ir argumenti. Burtiski mazs iestarpinājums par metaforām, jo ja saka par metaforām, tad man ir gauži bail par Weidenbaumu, par Raini, par Plūdoni, par Karls Skalberi, par Vīrus. Daudzām citām lietām tas nav gluži tas ceļš. bet, ja runā par tām vakardienas norisēm, es nebiju klāt, man ir grūti spriest par policistiem, par to strīdu. Man ir viens arguments, kas man mājo galvā, atminoties to, kas notika pirms 2 gadiem pie Brīvības pieminekļa 16. martā, tad tur policists stāvēja tā kā tādā senās Romas leģionā. Vai atceroties Praida pasākums, kurš starp citu nebija tik vienkārši arī policistiem. Viņiem varbūt tieši neuzbruka, bet viņi stāvēja pa vidu un cieta nebūt nemaz. Tā kā varēja noteikti būt labāks risinājums. Ja par tiem cēloņiem, man šķiet, ka tie cēloņi meklējami vienā apstāklī. Es neatsaukšos uz sarunu ar vienu no policistiem šodien. Tā bija vairāk mazliet tāda ķiķināšana arī par nopietnām lietām, bet ko darīt, divi pazīstami cilvēki starpā to var atļauties darīt. Manuprāt, ka tā izpratne vai situācijas interpretācija no policijas vadības puses, no augstākās politiskās vadības puses, un tā, kas ir policistu vidē, tai vidē, tie, kas stāvēja, nestāvēja, bet kas pazīst viens otru un zina, kā tas notiek, viņa varētu atšķirties ļoti, ļoti būtiski. Un tas viņu viedoklis uz augšu varētu kāpt ar dažādām modifikācijām. Citiem vārdiem sakot, tas, kas tiek domāts tai apakšā, nav gluži tas, kas nonāk līdz augšai. Un es domāju, tā arī ir viena no problēmām, jo vismaz skatoties video, to, ko varēja redzēt dažādos laikrakstos un dažādās saitēs ieliktos iekšā, tā policistu uzvedība pie Saimas, tur viens virsnieks, kas ir redzams, man liekas, lauka avīzē ieliktajā fragmentā iekšā, viņš jau runā kā ar savējiem tiem cilvēkiem. Viņš patiesībā viņus lūdz neko nedarīt. Tur nav tāda, apmēram varas demonstrējuma. Tur ir drīzāk mēģinājums saprast. Pēc tam palika niknāki gan, tas starpies. Jā, bet ja par tiem cēloņiem beigās, man liekas, tā problēma vara metafiziskā izpratnē ir konstants lielums. Un tas tā vakardien parādīja, ka mums ir ļoti vāja opozīcija. Manuprāt, mītiņš, diemžēl, bija ļoti vājš vai manifestācija. Nebija vienotības, tagad tikai sāk sakārtot lietas, bet bija bieži vien pretrunīgi sauklis atlaist Saimu, rosināt prezidentam Saimas atlaišanu un kaut ko darīt lauksaimnieku labā vai pieņemt kaut kādas ekonomiskas glābšanas plāns vai uzlabot profesionalitāti valdībā, ir, ja ne gluži diametrāli pretējas lietas, tad diezgan pretējas lietas, un tas radīja savas problēmas. Dīvaini šķita, kad norunā viens runātājs un drāž uz televīziju, norunā otrs runātājs un arī drāž turpat uz televīziju ar mazliet citiem mērķiem. Tas bija kaut kā savādi. Es te piekrītu mītņu dalībniekam, ka kaut kas bija tā gluži emocionālā ziņā, nebija tāda skaidra nobeiguma un kaut kā, bet jāatgriežās pie tās varas, tad opozīcija bija vāja. Man liekas, ka pozīcija ir tikpat vāja, ja ne vēl vājāk. Un tā vara jau nekur nepaliek, ja viņi ir konstants lielums. Tad viņi parādās ekstrēmās formās. Nezinu, es pieņemu, ka būs vēl kādas citas formas, ja opozīcija būtu gudrāka, noteikti tiek piedāvāts vai es nezinu, iestāstīts vai izdomāts kādas citas pilsoniskās nepakļaušanās formas, par kurām ļoti daudz runā dažādām mazo uzņēmēju līmenī. Vakar, man liekas, tas izskanēja arī manifestācijā. Lauksaimnieku līmenī visdažādākie tie veidi var parādīties, kas vienkārši demonstrēs to varu citā izpausmē un no pilnīgi citu cilvēku mutēm. Skarbas prognozes. Līdzās šādām protestu formām iedodiet otras prognozes, ar ko es lūdzu jums pārnest Rozenvalda kungu un citu pieminēto tēmu uz turpinājumu attiecībā uz to, ko izdarīja prezidents un viņu turpinājums. Mēs pirmo aptāju līdz ar to noslēdzam un konstatējam, ka publika tomēr nospiedošā vairumā saka, ka viņiem liekas, ka valdība ir atbildīga. Tas nozīmē, ka vismaz kaut kāds izvērtējums vēl un vēl. Valdība ir atbildīga, protams. Valdība vienmēr būs atbildīga. Neviens nenoņem atbildību no valdības. Jautājums ir tikai tas, kad ir vēl atbildīgie šajā telpā.
Ne tikai valdība vien. Bet tas būtiskais būtu droši vien, ka vēl un vēl atbildēt uz jautājumiem, vēl detalizētāk droši vien pienākums. Pirmkārt jau policistiem arī pašiem. Viņi profesionāli. Faktiski operāciju vadīja Rīgas reģiona policijas priekšnieks. Tie jautājumi, uz kuriem mēs cenšamies atbildēt, ir tie informācija, kas mums ir dot, bet principā precīzāk būtu, ja mūsu vietā sarētu policijas vadītāji, viena teikums ar pateikt, ko viņi teica. Tas, ka viņi tiešām gāja pēc principa aicināt cilvēks neiet uz vardarbību. Viņus neieklausies. Nevis politiķus, bet neieklausies policistos. Mēs saprotam, cerītais kungs, kas tur met tur tos akmeņus. Ieklausieties jau policistos, nevis politiķos. Un tā ir liela starpība. Es pa policistiem, drīkst es atbildēšu, pa policistiem es nemetu. Es metu pa Saeimas ēkas logiem. Un tas bija nevis huligānisms, kā te, teiksim, daži mēģina interpretēt, bet tas bija politisks akts. Tā bija politiskas tiesā jums pateiks gribas. Ko citu. Labi, skatīsimies, tiesāsimies, bet tā bija politiskas kaut kāda viedokļa paušana šajā situācijā, kad savādāk, diemžēl, viņa paust nav iespējams, jo Saeimas vēlēšanās balsot nav jēgas pie šādas sistēmas. Referendumi arī notiek pēc tādas sistēmas, kur, kā mēs redzam, pat tad, kad sabiedrība uzrūgus, ne ar ko viņi nebeidz. Nu, kā tad, lai vēl pauž politisko gribu? Uz šīs retorikas prezidents šodien tātad ir devis uzstādījums, ka Saeimai līdz 31. martam ir jāmaina minētā vēlēšana sistēma, jāmaina referenduma sistēma, jārada jau decembrī pielemtā valūtas fonda un citu starptautisko institūciju aizņēmumu uzraudzība, valdībai jārada reformas valdībā, jāpieņem jauns kanāba priekšnieks, un jāizstrādā tas ekonomiskās attīstības vai stabilizēšanas vai kā lai nu nosauc tas plāns, kas vēl aizvien ir it kā daļai ir un it kā daļai nav. Otra aptauja jums būs lūgums novērtēt, kā jūs vērtējat prezidentu. Prezidenta šodienas prasības un ultimātu par Saeimas atlaišanu pēc 31. martā, ja netiks izpildīti visi šie minētie 6 punkti, vai nu pozitīvi, ka prasības ir pareizas, vai negatīvi, ka šis pasākums problēmas nerisina, vai vienalga, vai pozitīvi, vai negatīvi, ka jums tas nepatīk variants. Trešais variants būs, ka vajag atlaist Saimu uzreiz. Un te pie tiem scenārijiem, Fremeņkungs un Rozenvalkungs, paturpiniet. Kā jūs vērtējat, Rozenvalkungs sāk jau slavēt prezidentu, cik šis turpinājums ir konstruktīvs, virzošs mūs kaut kur labā virzienā, nevis radošs pamatu citām protestu formām? Lai Rozenvalkungs turpina slavēt. Bet jūs? Nē, es... Tad man slavēt. Sākat slavēt? Es tiešām gribu paslavēt, nu kā to runājam par vienu, ja runājam par satversmes labojumiem. Martā būs 9 mēneši, ja 9 mēneši nevar piedzemdēt, tad jau neauglība, tas ir skaidrs. Ja? Un es gribētu teikt, ka ziniet, neko nevajag izdomāt, viss jau ir. Un es nosaucu to tā, Latvijā ir jāpieņem Moncloa pakts. 77. gadā pēc Franko nāves, Spānijā, kur ticiet man, dažādiem politiskiem spēkiem bija daudz vairāk vienam otram, ko pateikt nekā Godmaņa kungam un Štokenberga kungam. Tika vienojās visas politiskās partijas. Saucamā izlīguma valdība, izlīguma valdība, kurai jābūt, manuprāt, profesionāļu valdībai, kas ir neatkarīga no partiju politbirojiem. Kam būtu, un šajā ziņā prezidents, manuprāt, varētu spēlēt, nu, ja drīkst paralēlis, līdzīgu lomu kā Juans Karlos, ja, kas veido, kas zināmā mērā mēģina izmantoja savas prerogatīvas šo procesu virzīt. Un es domāju, ka pašreizajā situācijā visvairāk mums ir vajadzīgs šīs izlīgums, jo, manuprāt, galvenais pārmetums, ko var adresēt šai valdībai, tas, ka viņi nav spējusi ne ar vienu īsti parunāt normāli. Lai sabiedrība, ar kuras nerunāšana visu laiku ir lielākais mūsu tas problēmu apjoms un neusticības iemesls, tāds plāns iet cauri? Prezidenta plāns. Prezidenta plāns, Rozenvalkunga attīstītais plāns, jā. Prezidenta plānā, es negribu analizēt saturu, es zinu, runājot ar dažiem juridiski kompetentiem cilvēkiem, jau viņš tūdaļ tiek kritizēts arī no Saeimas deputāta puses, jo Saeima nepieņem plānus un tur ir vēl dažādas lietas par vēlēšanu likuma pārmaiņām, bet viena lieta, kas ir visbūtiskākā no sabiedrības viedokļa, viņš nosauc datumu. 31. marts, tas ir datums, un tas ir tas, kas ir daudz būtiskāk par jebko citu, jo ja viņš vakar runā
runā Eiropas parlamentā un runā par uzlabojumiem, kas būs 2015. gadā, tad ticiet man, to sabiedrība nedzird vai negrib dzirdēt, bet 31. marts, tas ir ļoti konkrēts datums. Līdz tam, es domāju, tā sabiedrība ir gatava gaidīt, gatava pieņemt tos. Daļa, kā mēs redzam, aptaujā saka, pat drusku vairāk saka, ka jāatlaiž Saeimu uzreiz, bet pārējie saka, ka ir pareizi, jā. Tas arī, bet tas datums, manuprāt, ir būtisks, jo viņš ir pārskatāmā nākotnē. Bet pareizi, jūs sakat datumu nosaukšanu, bet pats plāns, tas ir ceļš uz šo konsolidāciju ar šādiem līdzekļiem? To, ka likumdošanas pamats un arī satversme prasa kaut kādas izmaiņas, to pēdējo pāris gadu situāciju nepārprotami rādījusi. Es neesmu kompetents, lai spriestu no juridiskā un no valstiesību viedokļa. To jādara profesionāliem. Grīnblokungs vienīgais vēl nav ticis pie vārda tai pirmā daļā, bet caur pirmo daļu, kur varbūt tēvzemiešiem nav bijušas tik aktīvas pozīcijas kā jūs politiskajiem kolēģiem un ar lielākām frakcijām, skatoties uz otro daļu. Tēvzemieši jau pieteikuši, ka premjeru runās arī tēvzemieši jau, tā drusku jau izteica kritiku par prezidentu uzstādījumiem, ņemot vērā, ka jūs neatbalstat satversmes grozījumus. Jūs neredzat ceļu uz izlīguma un to scenāriju? Jūs redzat, ka ir normāli, ka mēs turpinam konfrontēties? Es gribētu teikt, tā kā raidījuma laiks droši tuvojas beigām, man vajadzētu runāt ļoti īsi. Es katrā gadījumā neesmu priecīgs par to, kas vakar notika. Mūsu partija par to gandarījumu neizjūt, tā kā kaut kā tāda pluspunkta no tā mums nenāk no šiem. Vainīgo redz? Es domāju, ka, diemžēl, šeit tik pieminēt daudz. Es esmu pats nosaucis, ka vaina nemeklē dažādās pusēs, iespējams. Bet grūtā ekonomiskā situācijā, diemžēl, taisnība daudziem politologiem, sociologiem, ka šāda ekscesa atgadīties vēlreiz. Tātad valdībai pirmkārt jādomā par to, kā efektīvi un saprotami izmantot ārvalstu finanšu palīdzību, par ko ir ļoti daudz jautājumu, lai tā tiešām būtu liederīgi izmantot. Jo tā nauda jau parakstīta. Otrām kārtām neapšaubām izmaiņas valdībā, ko premjeras plāno, un visai lielas izmaiņas tiešām uzlabotu darbu. Nevis tikai pārbīdīt kādas krēslas, kas, protams, arī neizbēgam, mēs saprotam, ka ir kaut kas labāk bijis, kaut kas sliktāk, arī tas jāizdara saprātīgi, tāpēc mums rīt tikšanās ar premjeru. Mēs redzam savu veidu akmeņu nemešanu vienam uz otru arī pārnestā nozīmē. Es domāju, kā opozīcijas pārstāvs, es nekad neesmu gribējis veicināt ļoti negatīvu attieksmi pret valdību, jo no tā nav nekāda labuma, es uzsveru pilnīgi nekāda, jo agri vēl tu pats nonāc valdībā un tad viss par tevi smejas. Es to esmu piedzīvojis vairākas reizes, es zinu, kā tās pozīcijas mainās. Te tu esi valdībā, te tu neesi. Tas ir ļoti vienkārši. Bet tad stāsts par izlīgumu valdības versiju un stāsts par to, ka... Mēs iebilst pēc tādu valdību, kur šīs izlīgums ir bez kaut kādiem politiskiem krastiem, tam nav nekāda nozīme, bet, protams, kad valdības partijām un latviskajām opozīcijas partijām jāatrod kaut kādu kopīgu valodu, kaut ekonomiskā grūtība pārvarēšanā. Bet kā tas varētu izpausties? Ļoti dažādi. Iedodiet modeli. Es, piemēram, došu vienu modeli, ja? Tas varētu arī notikt valsts prezidenta iniciatīvas veidā, izveidojot vai no apaļu galdu, vai izveidojot vienu tādu, nosauksim, izdzīvošanas padomi. Viņš kļūst par premjeru pie tā apaļā galda? Tas būtu tas ietvers, kurā politisko partiju pārstāvi tad būtu spiesti beidzot viens ar otru runāt, jo Saeimā jau tā situācija ir ļoti slikta. Tas ir tik tālu sakāpināti, ka ir brīži, kad vairs mēs viens ar otru nerunājam. Ko Saeimā var darīt? Daudz kungs arī bija šodien diezgan kritisks, runājot par to, ka prezidents nemaz nedrīkst šitāds datums nosaukt. Jā, viennozīmīgi. Jo satversme, kur tik ļoti patīk citēt arī Latvijas valsts prezidentam, skaidri un gaiši definē 3. nodaļā valsts prezidenta funkcijas. Un tātad valsts prezidents reprezentē valsts starptautiski, ieceļ Latvijas, kā arī pieņem citu valsts diplomātiskos priekšstāvjus, izpilda Saeimas lēmumus par starptautisku līgumu ratificēšanu. Vai viena lieta, otra lieta ir tāda, ka valsts prezidents par savu darbību, diemžēl, politisku atbildību nenes. Es vēl necitēšu tur par kādu pieteikumiem un tā tālāk. Es gribēju pateikt to, ka mums ir parlamentāra un nevis prezidentāla valsts, ka prezidentam nav nekādu tiesību noteikt kaut kādus datumus, līdz kuram parlamentam ir jāpieņem tie vai citi likumi. Viņš, protams, drīkst paust savu viedokli, gan kā cilvēks, gan kā valsts amatpersona, bet šajā brīdī, teiksim, šis te skaidri un noteiktais datums 31. marts, tas ir nepieļaujami no mūsu valsts uzbūves viedokļa. Tas ir pirmais. Otra lieta. Prezidentam ir tiesības rosināt Saeimas atlaišanu saskaņā ar esošo satversmes redakciju kaut vai šodien vai rīt. Bet tagad es gribētu, lai jūs tiešām ļoti uzmanīgi ieklausieties tajā, ko es saku. Tas nozīmē, ka valsts vismaz uz 5 mēnešiem
nonāk faktiski priekšvēlēšanu situācijā. Tas nozīmē, Viņi jau ir tādā tas nozīmē to, ka šajā valstī vairs nav iespējams pieņemt nepopulārus lēmumus, kas dod tātad efektu ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka populisms līdzīgi jūsējam zels un plauks, es atvainojos, zels un plauks, tas nozīmē to, ka nav iespējams to izdarīt. Tas savukārt nozīmē, ka mēs nespējam izpildīt tās saistības, ko šobrīd valsts ir uzņēmusies attiecībā pret tām institūcijām, kas ir gatavs šobrīd Latvijai aizdot naudu. Tas savukārt nozīmē, ka mēs faktiski nonākam ekonomiska kraha priekšā. Un par to tajā gadījumā ir jāatbild valsts prezidentam. Daudzkungs, pasakiet kā dakteris, ja šis otrs dakteris, kurš piedāvā šādu ārstniecību, ir garām, kā ārstēt to kaiti, kas mums te ir? Es uzskatu, ka tātad pirmkārt mums ir strikti jāpieturās pie tā ekonomikas stabilizācijas plāna, kas ir apstiprināts, un īstenībā toreiz mēs atzina pagājušā nedēļa, ka viņa nav. Atvainojos, toreiz mēs bijām spējīgi vienoties gan pozīcija, gan opozīcija, jo daļa opozīcijas arī atbalstīja. Šī plāna, es nesaprotu, ka jūs neatbalstījāt mani, vai kā jūs atbalstījāt tajā brīdī valsti, un tā bija valstis pieeja. Otra lieta ir tā, ka nodrošināt pilnīgu caurspīdīgumu šī finansējuma izlietošanā, pilnīgu izskaidrojumu, kāpēc šie nauda tiek lietota tieši tur un tieši tā, un radīt pilnīgu pārliecību, ka tā nauda neaiziet to ceļu, kur aizgāja G24 kredīti. Kāda būs šī caurspīdība attiecībā uz uzraudzības padomu, par kur Aris Atlers jums ir nosūtījis vēstuli? Jā, es zinu, es esmu ļoti laimīgs, protams, saņemt atkal kārtējo vēstuli, jā, bet īstenībā par uzraudzības padomu jau šodien tika spriests, un šī uzraudzības padoma acīmredzot tiks veidot uz Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas un budžeta komisijas bāzes, pieaicinot attiecīgi eksperts, un tas būs tas formāts, kurā šī uzraudzības padome strādās. Godmaņkungs, vai jums ir tikpat skarbs skats uz prezidenta pozīciju? Satversme nosaka prezidentam tiesības atlaist Saimu. Atbilstoši satversmē. Tas ir fakts un neapstrīdām. Prezidents, izvirzot savas prasības, apzinās to, ka ja viņš šīs prasības izvirza un nosaka datumu, praktiski viņam nebūs vairāk iespējas. Protams, viņš nemainīs savas domas. Taču es vēlreiz gribu teikt, ja mēs runājam par valdības funkcijām, parlamentu funkcijām, prezidenta funkcijām, mūsu valstī šīs lietas ir nodalīts. Un tas, par ko atbild ministrs prezidents un par ko atbild valdība, ir definēts. Tas nozīmē par valdības sadaļu. Tas, ko prezidents teica par valdības sadaļu, kas attiecās par valdības tieši samazināšanu, pat būtības samazināt. Ne tikai valdība, ne ministrijas, bet arī aģentūras. Radikāli pirmajā pusgadā. Prezidents ir lietas kursā. Faktiski tas, ko viņš izteica, ir tas, ko es esmu viņu iepazīstinājis ar šo plānu. Tas ir punkts 1. Punkts 2, kas attiecās uz knābu. Prezidents ir lietas kursā, ka mēs virzam šos dokumentus tālāk uz valdības sēdi. Mēs saņemsim tagad dokumentus no atbildīgām institūcijām un tālāk uz drošības padomu un tālāk uz parlamentu. Mēs netaisamies kaut kādā veidā atcelt vai pagarināt pieteikšanās termiņu. Par to prezidents ir lietas. Trešais jautājums ir par prezidentu vēlmu attiecībā uz izlīgumu valdību. Es vēl neesmu pārnājis ar prezidentu, ko viņš ar to saprot. Rītā es ar viņu tikšos, bet man jāsaka tā. Valdību apstiprina Saeimu, parlaments. Prezidents var izteikt savu vēlmu, bet valdības darba devējs ir Saeimu, parlaments. Kas attiecās pār prezidentu nosauktiem likumdošanas izmaiņās Saeimai, man nedaudz izbrīna šeit deputāta reakcija. Šī parlamentāra valsts likums pieņem Saeimu. Prezidentam ir likumdošanas tiesības, iniciatīva. Viņš var nākt ar to, viņam pilnas tiesības to darīt. Es ceru, ka viņš to arī izdarīs. Bet kas attiecās par konkrētiem datumiem, es domāju, ka prezidents nosauc šo datumu pilnībā apzinās, ka būdam augsts politisks persona, šo datumu viņš ir iezīmējis. Ja viņš to saprot pilnā mērā, tad viņam būs jāpieņem lēmumi. Bet no sabiedriska izlīguma viedokļa jums nešķiet, ka šis ir kaut kāds ceļš? Kas ir jūsu alternatīvais ceļš? Es personīgi domāju, ka šie jautājumi ir risinām gan Saeimā. Sapcīt arī par komisijas, kontrolas komisijas vai uzraudzības komisijas runājuši ar prezidentu, ar Saeimas
arī koalīcijas tātad partijām, es domāju, opozīcijas arī diez vai iebildīs. Tas arī jautājums ir, nav pretrunu, mēs viņu izveidosim. Man viena lieta nav pieņemama. Es nedomāju, ka var diktēt Saeimā. Velduškungs īsi Tautas partijas pozīcija un tad deputāta opozīcijā. Jā, ja drīkst, 31. marts interesants datums. Pēc 31. marta ir aprīlis un lauksaimnieki gatavojas sējai. Pavasarim, vasarim. Un? Tā nav metafora. Būtiskākais. Šī debate par Saeimas atlaišanu, ko organizē opozīcija, arī citi cilvēki, arī vienkāršais cilvēks, kuram nepatīk tas, kas vakar notika. Es domāju, būs līdz tam brīdim, vai tad, kad Saeima noliks savas kārtējās pilnvaras, iztekot termiņu, vai nu tad, kad prezidents atvēzēsies un atlaidīs Saeimu. Līdz tam brīdim būs. Mums ir svarīgi vairāk citu aspektu, lai spriest par šādu te plānu, kā grozīt satversmi, augstāko normatīvu aktu, un no tā izrietošos citus likumus, kas nosaka valsts pamatbūtību un valstiskumu, ir svarīgākās, lai vēlēšana likumā nebūtu izmaiņas saistībā ar pilsonību, un tiem cilvēkiem piedalīties vēlēšanās, es to gribētu arī plānā, lai to plānu varētu apspriest. Viņiem sākumā ir jābūt iesniegtam, jābūt redzamam. Nākošais latviešu valoda, valstiskums kopumā. Vienā likumā iekšā. Vēlēšana laiks nav būtiskākais. Būtiskākais ir tas, kas paliek pēc tam. Par to jārunā. Un tas ir tas kodols. Bet kā jau teicu, kā tad ir ar Tautas partiju, kura mums ir tomēr visu publiski atzītā tās ekonomiskās krīzes radītāja bijušā premjera vadībā, kurai būtu kaut kā jādefinē ar esošo finanšu ministru jaunu seju parādīšanos valdībā, būtu jādefinē, kā mēs ejam no tās situācijas ārā. Jūs man stāstat par vēlēšanu schēmām latviešu valodu. Tas nav īsti tas stāsts. Mums svarīgi. Tas labi, cilvēkiem tas svarīgi. Jums svarīgi un sabiedrībai svarīgi. Tieši tā. Sabiedrībai arī ekonomika svarīgi. Jā, bet tad jautājums ir, vai tas, ko prezidents definē, ir tagad pieņemams, ir pareizi, viņš pamatot kritizē, nepamatot? Lai to varētu apspriest, sākumā tam jābūt iesniegtam. Opozīcija, kā jūs redzat šīs atbildes un prezidenta iniciatīvu? Es ļoti augstu vērtēju to, ka prezidents uzņēmās šādu atbildību. Un, protams, ka viņš apzinās šīs šodienas preses konferences sekas. Tas uzliktais termiņš ir ļoti skaidrs, un tas nav nekāds diktāts Saeimai. Saeimai ir iespēja tagad parādīt, ka tā ir spējīga vienoties, un ka tai ir tas spēks, ar kur tik ļoti lepojās Godmaņa kungs toreiz. Bet kas ir modelis? Ko jūs redzat, par ko varētu vienoties? Taisīt koalīciju, kur piedalās visi? Grīnblat kungs un Ušakov kungs? Es gribētu vispirms turpināt par to, kas man šķiet ļoti svarīgs šī paziņojuma sakarā, ka prezidents to debati, kas pašlaik ir ārpus un par ko faktiski runāja Freimaņa kungs teikdams, ka vara ir konstants lielums. Viņš ir atkal ienesis atpakaļ varas struktūrās, jo tagad Saeimai ir jāparāda, ka tā ir spējīga apieties ar šo varu un cilvēkus sadzirdēt. Otrakārt, kas ir svarīgi, ka prezidents vēlreiz ir uzsvērs uzraudzības padomas nozīmi, un tā tad arī advents vienošanās nozīmi, ko parakstīja visi frakciju vadītāji, kas vispār parakstīja šo advents vienošanos. Un šajā vienošanās tekstā bija arī jau par knābu. Lielais jautājums ir vēl, ko mēs uzraugam? Kas tur ir iekšā tajā plānā? Jā, un tagad ir tas trešais, par ko mums vajadzētu vienoties. Varbūt, ka tie soļi ir pakāpeniski. Viens no pirmajiem būtu jāspēr droši vien mums opozīcijai kopā, lemjot strādāt pie šī stabilizācijas plāna, saliekot kopā mūsu katras atsevišķās partijas priekšlikumus un izveidojot vienu mūsu kopīgo priekšlikumu. Šis priekšlikums tad varētu būt tas, ko mēs piedāvājam apspriešanai koalīcijai. Un nevajag vienmēr uzskatīt, ka mums nav priekšlikumu, jūs mūsu priekšlikums nedzirdat. Priekšlikums, un tā skaitā tas nozīmē nākamais ar savus ministru kandidāts, ne? Gan arī tas ir nākamais uz tādu izlīgumu valdību. Es tik tālu pašlaik nedomāju, jo es zinu, cik tāls ceļš vēl ejams līdz tam. Es esmu gandarīts, ka prezidents Zetlers ir pieņēmis šo lēmumu. Mēs tikāmies šonedēļ. Un es esmu gandrīz, ka faktiski 2/3 no tā, ko mēs runājām, ir atspoguļots tajā paziņojumā, ko prezidents šodien pauda. Es kategoriski nepiekrītu tam, ko saka Saeimas priekšsēdētājs. Prezidentam ir noteikti loma šajā valstī, un viņa galvenā loma ir ieklausīties savā tautā. Un tieši tāpēc viņam satversme ir piešķīrusi šīs tiesības rosināt Saeimas atlaišanu. Ja mēs runājam par kaut kādu izlīgumu, es esmu spiests ķerties pie metaforām. Gunda Grepša pagājušajā nedēļā savā slējā rakstīja, ka
Tas vienmēr ir jautājums par izlīgumu, vai ir iespējams izlīgums starp bendi un upuri. Un, protams, tur bija arī stāsts par vienotību. Viņa atsaucās uz Kārli Skalbi, kurš ir teicis, mums vajadzētu vienoties, lai tos mošķus dabūtu ārā. Es domāju, ka tas labais ceļš ir kaut kur, ja mēs sabalansētu šīs Izklausās, ka jūs negribat vienošanos, bet ārkārtas vēlēšanas, lai tagad, ierulētu. Jā, bet, Domburkungs, mēs esam redzējuši, kā tauta ir krāpta visu šo laiku. Satversmes grozījumi tika solīti jau līdz Ziemassvētkiem. Par Knāba vadītāju iecelšanu. Mēs runājam jau pusgadu. Būtībā neticat vienā vārdā? Es neticu, godīgi sakot, es neticu. Āboldins kundze tic? Es priecājos par to, ka prezidents pateica daudzas no tām idejām, kuras varbūt vajadzēja pateikt agrāk. Es priecājos par to, ka prezidents ir sadzirdējis to un sapratis to, ka tas, ka cilvēki pagājušā gada novembrī atnāca vienkārši paprasot atlaist Saeimu, ierosināja iniciatīvu, aizgāja līdz referendumam, ka viņš šajā brīdī pēc tā, kad varas visatļautība noveda pie visatļautības ielās, saprata, ka tā situācija tiešām ir tāda, ka tas var turpināties. Un tātad kādam ir jāvar pateikt un kaut ko piedāvāt cilvēkiem to, ka viņi ir sadzirdēti. Un viņš pirmām kārtām atgriezās pie tā. Labi, tā ir atbilde uz vakardienu varbūt. Tā ir atbilde uz vakardienu. Pirmām kārtām par šiem neizpildītajiem solījumiem, par šo reāli neizpildīto solījumu. Prezidenta iniciatīva par satversmes grozījumiem ir kopš pagājušā gada 3. jūnijas. Labi, bet dabā reāli pie cilvēkiem, kurus atlaiž no darba un tad viņi aiziet pie Saeimas jau kaut kā. Kā jūs redzat šo te, citas tipa menedžmentu vadību valstī? Ko mainām? Cita tipa menedžmentu mēs aicinājām jau kādu brīdi atpakaļ par šo Nacionālās vienotības valdību. Tas bija mans priekšlikums, tajā ietilpst visi tie politiķi, kurš saprot. Politiķi vēl aizvien valdībā, tā nav profesionāļa valdība? Politiķi un profesionāļi, kuri balstās uz to kopumā. Nevar valdību veidot bez jebkādas atbildības un bez jebkāda politiskā ietvara. Obligāti ir bezparteisks premjers, kuram uzticās sabiedrība. Mēs esam nosaukuši Ingu un Sudrabu, ir vajadzīgs cilvēks, kurš šajā brīdī redz, māk rēķināt, māk skaitīt, māk piedāvāt un māk saprast to. Nevis tā, kā mums pašreiz piedāvā, mēs no... Bet tā ir valdības demisija. Mēs no 20 ministrijām uztaisīsim 10. Tā ir nevis šīs koalīcijas paplašināšana, bet demisija. Ne, tā ir jauna, fundamentāli jauna valdība. Tā nav šīs koalīcijas paplašināšana, šo koalīciju nevar paplašināt, viņa ir pie varas jau vairāk nekā gadu. Ko viņa var izdarīt, to viņa nodemonstrēja vakardien. Nevar uzskatīt, ka tā ir varas atbildība par to, lai cilvēki ielās tādā veidā neizietu, lai nenovestu to, ka cilvēki ir ielās. Ja cilvēki izgāja izmisuma dzīti ielās un to nevarēja novērst. Viņi neizgāja stihiski, būsim korekti, viņi neizgāja stihiski. Tā nebija tā, kad atlaistie gāja no uzņēmuma ielās un visi pārējie viņiem piedāvā. Jā, bet tā ir reakcija. Tā ir reakcija, bet tas var turpināties. Tas ir jāsaprot mums politiķiem. Tā skaitā, es pieskaitu sevi, es apzinos, ka mēs prasām atlaist sevi, jo mēs esam tā sastāvdaļa. Un ja mēs nevaram vienoties un piedāvāt, kā mēs strādāsim kopā un risināsim kaut kādus risinājumus sabiedrībai, kā iztikt gan no šīs ekonomiskās, gan politiskās krīzes, ja mēs teiksim matemātiski, mēs no 20 ministrijām taisīsim 10, tad rezultātā tās veidlapu pārdrukāšanas vien izmaksās vairāk nekā to pāris ministru biroju. Vai fundamentāli jauna valdība, vai drīzāk atlaišana? Lai atgūtu ļaužu uzticību, ir arī jāmaina vēlēšana sistēma. Tomēr tas ir viens no tiem punktiem. Jā, ar atlašanu vien būs par maz. Labi, ja jūs ielaužaties, tad kas ir jūs skats turpinājums vakardienai, prezidenta šodienas paziņojums, cik tālu tas risina vai nerisina? Tas kaut kādā mērā tas risina, protams. Tas dod kaut kādu tādu cerību. Nemest jums otrais ar akmeņiem. Katrā ziņā es teikšu tā, par vakardienu runājot. Tā cena, ja mēs uzskatām tās logu rūtis, tā cena, kas tika samaksāta par šo te skolu, tā skaitā par skolu prezidentam, ko viņš ir tagad sapratis pēc vakardienas, tā cena bija adekvāta, varbūt pat lēta. Vienīgā pārmaksātā lieta ir šim te puisim izšautā acis. Tā tiešām ir pārmaksātā lieta, bet tās logu rūtis, tā bija adekvāta cena, un es domāju, ka visa sabiedrība no tā ir tikai ieguvusi. Labi, tālāk jūsu ceļš. Vienošanās, ārkārtas vēlēšanas ar ļoti daudziem riskiem? Ārkārtas vēlēšanas, es domāju, es dotu priekšroku. Bet, protams, es nezinu, vai pirms tam, ja teiksim, ideālā gadījumā, ja pirms tam arī tiktu mainīta vēlēšanu sistēma. Viens otru ietver. Krievārkungs, kā redz šī situācija?
Mēs, kā lauku uzņēmēji, atbalstām jebkuru iniciatīvu, arī šajā skaitā no prezidenta puses, kas dod cerības, kad beidzot mēs varbūt tiešām šajā te krīzes situācijā sāksim nopietni koncentrēties uz risinājumu, uz ekonomiskiem risinājumiem, uz eksporta veicināšanu, lai šī te starptautiskā valūtas fonda miljardi tiktu novirzīti reālai darbībai, lai nebūtu tikai jānotērē viņa valsts budžeta deficīta sekšanai, lai būtu uzņēmēja darbības veicināšana, un mēs varam paskatīties uz Igauniju. Ja, bet kā jūs redzat, skatīties mēs varam visur. Jautājums, kas skatīsies līdz minētajam sējas laikam un līdz prezidenta termiņam pie šīs valdības, tad kā skatīties? Vai ar fundamentāli jaunu valdību, vai ar šo koalīciju, vai ar paplašinātu, vai ar ārkārtas vēlēšanām 1. aprīlī izsludinātām? Kā? Mūsuprāt, pats galvenais ir, lai būtiski mainītos, lai nebūtu tā, ka ik pa nedēļai vai divām mainās visi plāni, ka nav nekādas konkrētības ar šīm te, kā tiks izmantot nauda, kāda tiks finansu šī te instrumenti lietoti, lai nebūtu zemniekiem jāgaida 6 mēneši uz atbildi no hipotēka bankas. Jā, labi, nē, slikti, bet vismaz zināt. Pats sliktākais ir, ja mani kolēģi, kur gaida 6 mēnešus, gaida atbildi. Tas ir pieļaujot, ka var palikt šī valdība, ja viņi labojās, teiksim to tā. Kā es teicu, mums nav svarīgi. Mums galvenais, lai būtu risinājumi, lai kaut kas reāli mainītos. Un pašlaik mēs neredzam kaut kas mainītos. Labi, Ušakovkungs. Turpinot Aboltiņas kundzes ideju par Nacionālu vienotības valdību, pareizāk būtu Nacionāla vienotības koalīcija, kas atbalsta vienu premjeru. Un premjeras pats izvēlē savus ministrus pirmām kārtām profesionāļus. Lai nebūtu tā, ka katrai partija ir savu ministrs, premjeras izvēlēs ministrus. Bet vai tā nav utopija? Esošā politiskā sistēma? Esoša politiskā sistēma tā izskatās pēc utopijas, bet ja mēs gribam sistemiskas pārmaiņas mūsu valstī, mums ir jācenšas tas utopijas pārvērst par realitāti. Ja partijas var vienoties, atbalstīt vienu premjeru, un tas premjeras ir atbildīgs par tiem visiem ministriem, ko viņš pats izvēlās, pirmām kārtām profesionālis, tas dod iespēju šī saime turpināt darbu, līdz notiks kārtēs vēlēšanas. Un ja nevar vienoties? Ja nevar vienoties, tad vajag jaunas vēlēšanas, ārkārtas vēlēšanas, bet runāt, ja ir iespēja šī saime turpināt darbu un gaidīt kārtas vēlēšanas, ir jādomā par vēlēšanas sistēmu maiņu. Bija pārmetumi Štokenberga kungam par to, ka viņš ir mainījis partisku piedarību, lai būtu mažoritāra sistēma, viens apgabals, viens cilvēks. Un ja Štokenberga kungs, piemēram, bija ievēlēts no vienas partijas un savās pārliecības dēļ pārgājot citu, viņš var pārliecināt savas vēlētājas, ka viņš to izdarījis pareizi. Ja viņš to nepārliecinās, viņu vēlētāji viņu atsauks no saimnes. Tā reāla kontrole visiem deputātiem. Tas ir viens no prezidenta punktiem, bet liekot rezumējumu, jums tas optimisms nesaplaka drusku pēc šīs cietās polemikas? Ziniet, es gribu, tagad ir nedaudz vairāk kā 30 gadu, kopš 68. gada studentu nemieriem, kad viens no to dalībniekiem teica, esiet reālisti, prasiet neiespējamo, un atvainojiet, es tomēr uzskatu, ka mēs neesam dumāki par spāņiem. Ja? Un šajā gadījumā runā par politisko ietvaru, par šis politiskais ietvars, pašai tas, par ko var vienoties, es atvainojos, ka būšu pateicis dzimtenes labā, jo pašreiz ir jautājums tomēr par mums visiem. Nu, galu galā, un es kā ierindas pingvīns gribu uzzināt, kur tad ir tā gatavība uz kompromisu no valdošās koalīcijas. Un es to neredzu. Ja? Un tad, kad es redzēšu, tad, kad būs nevis vietas saimā, bet tad būs atvainojot tomēr tā dzimtene, ja? Nu, tad acīm redzot mēs varēsim vienoties. Es tomēr uzskatu, ka es vēlreiz atkārtoju, Spāņiem pēc 40 gadiem pēc pilsoņu kara bija ko pateikt vienam otram, bet viņi atrada iespēju tomēr vienoties. Un kur ir Spānija pašreiz un kur mēs esam? Ar viņiem ar labi neiet šobrīd, ja neiet, bet tomēr labāk, stipri labāk. Fremeņkungs, īsi? Pavisam īsi, jā. Man šķiet, ka te jau arī tas piesauktais datums un tas, kā tika apspriest tās prezidenta prasības, liek domāt, ka 31. martā, acīm redzot, ja prezidents nemainīs viedokli, tad viņš izmantos savus saimā aprakstītās pilnvaras. Man šķiet, ka citu variantu te nav. Es neticu, ka būs citādi. Paldies, Godinkungs, pēdējais vārds šajā sarunā jums pingvīniem dzimtenes vārdā. Kādu jūs redzat scenāriju kā koalīcijas līderis un šī plāna tomēr galvenais aizstāvētājs? Mums tas viss ļoti konkrēti. Jā, nu varam ņirgāties par to, ka veidlaps un tā tālāk. Mums tas viss ļoti konkrēti. Tā kā mēs daļu programmas esam jau parakstījuši, kas satur sevi ļoti sāpīgs samazinājums. Tiem cilvēkiem, kas strādā atlīdzības ziņā un arī štātu ziņā, tāpēc mēs samazinamies paši radikāli.
Un ja arī nāks matemātiski pagaidiet, ja arī mūsu vietā kāds nāks, ne tikai matemātiski, mēs samazināsim aģentūru skaitu vairāk kā uz pusi. Mēs samazināsim ļoti daudz valdības izdevumu vienu iemeslu dēļ. Jo redziet, tajā plānā, kas mums ir saskaņots, tur ir paredzēta situācija, ko var neizturēt neviena administrācija. Tur katrs gads sākās laimīgi jauno gadu, -2% algas un -5% darbinieki. Un tas ir līdz 2012. gadam. To neizturēs. Vienalga, kas arī mūsu vietā nenāks. Tāpēc mūsu uzdevums ir pirms visām šīm te kolīzijām, ko katrs domā savādāk, tomēr samazināt valdības izdevumus tā, lai 2010. un 2011. gadā cilvēku vairs nebūtu raustīti attiecībā uz to, ka vēl ir jāsamazina atlīdzība un jāsamazina strādošo cilvēku skaits. To es esmu teicis Valūtas fondam, savas domas nemainu. Otrs mūsu uzdevums ir ļoti konkrēts. 20. janvārī tiks pieņemts lēmums, vai Eiropas Savienība piešķirs mums aizdevumu vai nepiešķirs. Es ļoti ceru, ka pēdējā laika pasākumi neatstās iespēju. Es šodien tikos Eiropas Savienības pārstāvu un arī Valūtas fonda pārstāvu. Tie visi ir ļoti oficiāli augsts amatpersonas. Protams, viņi man prasīja, kas notiek Latvijā. Es teicu, jā, sabiedrība neapmierināta. Liela daļa sabiedrības ir neapmierināta ar šo programmu, bet tas ir loģiski. Jo viņi Jūs atbildējāt, ko jūs darīsiet, lai mazinātu neapmierinātību? Jā, es atbildēju sekoši. Pirmkārt, mēs samazināsim daļu to pārmetumu, kas mums ir. Kā administrācija ne manas premjerēšanas laikā ir uzaudzēta ļoti nopietni, ka mums ir daudz tādu izdevumu, kas nav vēlami mūsu ražotājiem un tā tālāk. Un pēdējais mūsu jautājums arī ir ļoti konkrēts. Tad, ja mēs būsim šo te programmu apstiprinājuši, un šī programma nav mūsu izdomāta, es abrīnoju, ka cilvēki, kas profesionāli vismaz daļai ekonomika nodarbojušies, mēģina visu laiku kaut kā teikt, ka tas ir mūsu izdomāts. Nē, tas ir konkrēts starptautisks dokuments. Un viņš sastāv no 3 lietām. Pirmā lieta, un tad es pabeigšu. Lai kā mums arī nepārmest. Cienījam opozīciju, cienījamies sabiedrības pārstāvu. Vienu lietu mēs esam panākuši. Tas ir ļoti svarīgi. Vēlāk jūs sapratīsiet, ko tas nozīmē. Ar visām šīm sāpīgām pārmaiņām mēs esam saglabājuši mūsu nacionālās valūtas kursu latu. Tas ir nenovēršami. To esam izdarījuši mēs, mūsu valdība. Kas tālāk notiks? Ko jūs redzat? Kādus risinājumus jūs redzat? Kādu izlīgumu jūs redzat? Es viennozīmīgi redzu 2 tikai ceļus. Es vispār esmu samērā konservatīvs cilvēks. Es uzskatu, ka vēlēšanas ir tas pareizais mehānisms, ar ko var mainīt gan Saeimas uzbūvu, es domāju, gan valdības uzbūvu. Jebkur šīs te starpkonstrukcijas, viņas ir iespējams. Es viņas neizslēdzu. Bet Saeima par to vienojas. Tas ir parlaments. Parlaments pieņem lēmumu. Jā, valdības maiņas, kungs, tā ir demokrātiska valsts. Mēs nepastāvam, mēs neturamies ar nagiem tā pie vārda. Bet jūs redzat par iespējamu un varbūt pat liederīgu paplašinot šo koalīciju? Es redzu ar kādas vēlēšanas, ja par to iestājās prezidents, viņš uzņemās atbildību neapšaubām, vai arī Saeima pieņem lēmumu. Es redzu to arī kā vienu no variantiem, starp citu. Jo es neesmu sevišķi pārliecināts par to, ka šīs te konstrukcijas, par kurām šeit runā, viņas ir patiesas, un drīzāk man patīk skaidra valoda. Vai nu tad ir vēlēšanas un tik tiešām meklēt tiek jauna Saeima, tas ir prezidents šoreiz rokās, jā, viņš tā uzskata. Jebkuras starpkonstrukcijas man šķiet vienkārši mākslīgs un konjunkturisks. Tā ir man dziļa pārliecība. Paldies! Mums ir laiks jau iztērēts un pārtērēts, bet noteikti mēs turpināsim visticamāk par ekonomisko plānu attīstību, visticamāk jau pēc nedēļas ar pozīcijas un opozīcijas dalību. Publika, paldies, pasaka 2 reizes vairāk ir par Saeimas atlaišanu uzreiz nekā par prezidenta prasību pareizību. Nu ko, varbūt, ka tas ir arī tāds mirkļa noskaņojums. Jebkurā gadījumā paldies visiem par viedokļiem un argumentiem. Publikai, kurai pēc vakardienas ir mazliet jānomierinās, mazliet jāatgriežās pēc tā augoņa pārplīšanas, kas ir notikusi konstruktīvā, demokrātiskā domāšanā, jo, lai kā mēs meklētu vienu vainīgo, mums ir jāmeklē gaisma tuneļa galā, kas nedrīkst būt vilciens, kas nāk pretī. Paldies visiem par dalību. Uz tikšanos pēc nedēļas. Alokar!